stāvot tiešām arī rezervē. Nu, ja viņš nāks uz maiņu, tad varēsim sīkāk par viņu parunāt, bet ziņā viens no potenciāli laikam jau drodīgākiem spēkiem viņam priekšā līnijā, bet ne pirmajā spēlē, ne šajā, tomēr viņš nav laukumā. Jūrmālas Spartakam savukārt ir viena izmaiņa pamatsastāvā. Tā laikam vairāk ir veselības ziņā, nevis sportiskiem spēc. Par to pēc tam sāksim tomēr pēc tradīcijas ar viesu komandu Minskas Dinamo. Kā jau minēju, zildi baltās formās, izskatās, ka pēc izlozes arī nekas nav mainījies, un Minskas Dinamo šajā puslaikā no mums būs pa labi. Tad vārtos minskiešiem 35. numurs Sergejs Ignatovičs. Pieņemsim, ka neizvietojumā tam līdzīgi nebūs nekas mainījies. Saukšu vismaz šobrīd, kā bija pagājušā spēlē 4-4-2 Minskas Dinamo izpildījumā. Aizsardzības līnija. Kreisajā malā 5. numurs Jurijs Ostrouks, centrā 18. Aleksandrs Nojuks, 24. Nikita Kapļenko un labajā flangā Ukrainas Jurijs Habovda. Nojuks arī Ukrainas, tā kā divi Ukraiņiem aizsardzības līnijā. Vidējā līnija. Pat grūti pateikt, noformulēt, kā spēlēja minskieši pirmajā spēlē, vai tas bija Romas, vai tas bija 4-4-2 ar flangiem ļoti izteiktiem, kas iet uz vidu un veido vidusdaļā pārsvaru, bet kādā ziņā 4 pusargi. Numurs 7 Artjoms Bikovs, abus vārdus viņš guva pirmajā spēlē. 11. komandas kapteinis Valerijs Žukovskis, 10. Vladimirs Koritko, 6. Kirills Premudrovs un uzbrukumā 8. Gļebs Rasatkins un 23. Vladimirs Hvaščinskis. Tātad tieši tāds pats pamatstāvs, kā jau minēju, kā bija pirmajā spēlē, un arī divi leģionāri minskiešiem pamatstāv, arī manas nosauktie jau Ukraiņu aizsargi Habovda un Nojuks. Bet par aizsargiem vēl tur būs atsevišķi stāsts, tāpat kā vēl par daudzām tēmām, par to spēles gaitā vairāk, un tā ir Jūrmālas Spartaka pamatsastāvs. 35. numurs Vladislavs Kurākins, 22. Pāvels Mihaļuks centrā, blakus viņam ticamāk Sergejs Kozeka, 20. numurs pa flangiem, kreisajā Baltkrievs Sergejs Pušņikovs un labajā Inguš Šlampe, numur 32. Vidējā līnija, 2 balstu pusargi, 13. Moštaks Jagubi, Afgānis, bet pārstāv futbolā Somiju, jo Somijā ļoti ilgi dzīvoja, uzauga turpretski. Tā kā Afgāns viņš pēc tautības, bet Soms pēc futbola pilsonības. Un otrs balsta pusargs šajā spēlē Daniels Ulimbaševs, numur 7. Uzbrukošie pusargi pa kreisi, 10. numurs Jevgeņijs Kozlovs, pa labi 9. numurs Kodivārietis Ridvāro Diemo un Jevgeņijs Kozlovs no Krievijas. Tā jau droši vien virslīgas fani ļoti labi zina. Un zem uzbrucēja 10. numuru pozīcijā, bet ar 8. numuru un kapteiņa apsājā roku Jevgeņijs Kazačoks, viens no šīs sezonas uzlicošajām tādām zvaigznītēm, ne tikai Spartakā, bet virslīgā. Kazačkam gan bija nelielas traumas pagājušajā gadā, pat ne nelielas, un kas pagājušajā gadā varbūt viņam liedza sev parādīt īsti virslīgā, tad šogad paīstam Kazačoks ir atvēries un cerēsim, ka turpinās to darīt arī šajā spēlē. Visbeidzot nenosauc uzbrucēju numur 22 Vladislavu Kozlovu. Tas, protams, izsaucot, pieņemot, ka nebūs ne schēmas, ne izvietojums mainījies reizumā pirmo spēli. Ja būs līdz to gan jau spēles laikā sapratīsim. Un, protams, komandu galvenie treneri Spartakam Baltkrievs Oļegs Kuburas, viņam arī tāpat kā vairākiem Spartaka futbolistiem šī būs droši vien īpaša spēle. Un Minskas Dinamo vadītājs ir Dortmundē dzimis serbs Vuks Rašovičs. Pirmais sitiens arī pa vārtiem, tieši Kazačoks to arī izpild, viņam labs tēlstiens, šoreiz netrāp vārtu rāmim, bet tāds izlūks sitiens spēles 2. minūtē. Viena Eiropas spēle Latvijas klubiem jau ir sākusies. Šajā vakarā Jelgava jau bija vadībā 1-0 pret Islandes Breidabliku, un jācer, ka iepriecinās mūs arī Jūrmālas Spartaks. Kā jau minēju, tad arī varam par to sīkāk parunāt, ka Minskas Dinamo netuvu nav tas Minskas Dinamo, kas spēlē 2 gadus pēc kāds Eiropas līgas grupu turnīrā. Abas reizes palika pēdējā vietā grupā, bet tāds sasniegums cīņas vērts. Ja esam pietuši pie Borisovas Batē Champions Leagues vai Eiropas līgas grupu turnīros, tad bez Bates parasti citi klubi, īsti Baltkrievju klubi nebija tikuši līdz šai stadijai, bet Minskas Dinamo tas izdevās pat 2 gadus pēc kārtas. Bet problēmas ir milzīgas, pat grūti pateikt, ar kur galā sāk. Laikam jāsāk ar to, ka ar pagājušā gada sastāvu to, kas veidoja pamatkodolu Eiropas līgā no 11 spēlētājiem, kur spēlēja visvairāk, ierindā praktiski vairs nav neviena. Kazačoks tikmēr var labā pozīcijā uzsist, Kazačoks sit netrāpa vārtu rāmī, bet 2 sitieni spēles sākumā Kazačoka izpildījumā. Spēles sākums man patīk, esam apņēmīgi, mēģinām sist arī no tālienes. Tātad sastāv izmaiņas milzīgas Minskas Dinamo. Pāris spēlētāji ir palikuši, bet ļoti daudz nav.
Pirmkārt, daudz jau ziemā aizgāja projām uz dažādiem klubiem, uz laikam skaļākais Kievas Dinamo, tāpat Turcijas Genčlai Birlīgi, Krievijas Maskavas Dinamo, tāpat Splita. Kazahstāna šķiet arī bija vienam spēlētājiem, vēl vairāk spēlē savukārt savainot. Arī nesenā pagātnē vairāk spēlētāji, pamstāvu spēlētāji iedzīvojas traumās un īpaši tas skar aizsardzības līniju. No šiem 4 spēlētājiem, kas šobrīd ir aizsardzības līnijā, nominālais aizsargs ir tikai viens, numur 5, kreisās malas aizsargs Ostruks. Pārējie visi pēc panu pozīcijas ir pussargi. Ne visiem gan aizsardzības līnija ir ļoti nepazīstama daudz, jo spēlē arī sezonas gaitā. Tie paši Ukraiņi, Habovda un Nojuks diezgan daudz jau spēlēja. Nojuks jau diezgan daudz arī spēlēja sezonas laikā šajā pozīcijā. Tad jaunajam 20 gadus vecajam pusim Nikitam Kapļenko šī viena no retajām spēlēm ir aizsardzības centrā. Kad tikai ne pat 2. vai 3. karā ziņā ļoti maz, viņam ļoti maza pieredze. Vēl viena no aizgājušiem spēlētājiem nenosauc, protams, ļoti svarīgs spēlētājs šai komandai. Komandas kapteinis, komandas līderis Baltkrievijas Ilzas Vācevs Gutors, kurš šo sezonu sāka Minskas Dinamo, bija, protams, ir pamatvārdsargs, bet pavisam nesen viņš pārgāja uz Orenburgas Gazovik, kas šo sezonu debitēs Krievijas Premjerlīgā. Artūrs Juzina bijušais klubs, bet Artūrs diemžēl pats vairs tur nebūs un Premjerlīgā neuzspēlēs visticamāk. Trenējās viņš pie Jūrmalas Spartika, bet no arī Spartika reklamas un diez vai redzēsim. Visticamāk, ka varētu būt Krievijas Nacionālā līga, bet to mēs vēl pastīsimies, ka būs kaut kas oficiālāks. Tikmēr Jūrmalas Spartiks turpina uzbrukt centrējumu, Sadajēma līdz bumbai netiek. Ja Minskas Dinamo vēl nav vispār nevienu papildinājumu, arī tā viņiem vēl ir problēma, jo tomēr papildinājumi tika solīti uz vasaru, bet vēl nav. Pieļauju, ka viņi nebija plānojuši arī, ka jau pirmajā kārtā būs tik sīva cīņa viņiem. Un, to jau arī Baltkrievijas mēdīja, arī, man liekas, ka spēle klausoties, man liekas, ka arī Baltkrievijas televīzijā to teica, ka principā Spartiks no neizsētiem laikam vismaz viņu prāt viens no nērtākiem, viens no sliktākiem variantiem, ko varēja dabūt pretī. Mēs arī, protams, nebijām pārāk priecīgi par izlozi, bet vēl viens centrējums Sadajēmo izpildījumā, Limbaševs sit, šoreiz krietni neprecīzi, bet labi, jāsit pa vārtiem, mums ir vajadzīgi vārti un pozitīvi tas, ka arī mums diezgan daudziem spēlētājiem tomēr labs stāstnieks. Pašam Kazačkam arī Limbaševs var uzsist, Jagubi viszemāk šobrīd spēlēšies balsta pussargs un Jagubi tomēr pēc savu amploā pa diezgan tāds uzbrukošs tips spēlētājs ir. Tā kā arī tas tāds saudabīgs solis no Oļega Kubareva puses. Piemēram, mums vēl aizsardzībā spēlē aizsardzības centrā Sergejs Kozeka balsta pussargs. Viņa pozīcija šobrīd Jagubi spēlē. Arī mums ir aizsardzības problēmas, bet uz Minskas Dinamo fonu mums ir resursi ārkārtīgi lieli. Tā smejoties, protams, bet visam, protams, ir monētas divas puses. Tas, ka Minskas Dinamo nav pamat aizsargi, tas ir viens, bet viņiem toties spēlē tas pats Habovda, uzbrukošs tips spēlētājs un ļoti augstu abi divi malai aizsargi spēlēja, kurus pirmajā spēlē ļoti labi arī piesardz balsta pusargi. Un labi iespēja Minskas Dinamo dēļ apspēlēts Kurakins un šoreiz mums paveicis. Spēle 7. minūtē mums reāli paveicis. Šeit Minskas Dinamo varēja un vajadzēja visticamāk gūt vārds. Pasīsimies šo atkārtojumu. Kurakin, šeit netiek arī Mihiņš līdz bumbai. Kurakin apspēlē Bikos. 2 vārti viņam pirmajā spēlē, piespēlē viņš tālāk. Šeit Karasatkinam vai arī citam partnerim, kurā ziņā neizdevās šo uzbrukumu noslēgt, bet ļoti labi iespēja Minskas Dinamo. Stūrstienu izpilda viesu komanda. Tas bija proti Valērijas Žukovskis komandas kapteinis numur 11. Pirmā iespēja arī Minskas Dinamo. Pirmajā spēlē, pirmais puslaiks bija diezgan izteikts Minskas Dinamo zīmē. Pat nebija varbūt sākums tik sliktās, pirmās kāds 15-20 minūtes varbūt pat nebija arī tik ļoti sliktas, bet bija kāds arī 15 minūšu periods, kur ļoti vāji spēlējām, netikām ārā no savas zonas, bija ļoti daudz centrējumu. Un diemžēl ielaidām arī vārds pēc centrējuma. Kazačoks. Man arī īstījās tāpat kā Vladislavam Kozlovam, kā varbūt arī vajadzēja viņam zonā iemest, bet Kazačokam ļauj sist. Šķiet, ka nav savu mājasdaru padarījuši Baltkrievi, jo, ja viņi to būtu izdarījuši, Kazačkam neļautu 3 reizes tika salīdzinoši brīvi sist. Jau 8 minūšu laikā Kazačkam 3 sitieni. Jūrmalas Spartiks, ap citu, jau rezultīvākiem spēlētājiem šajā virslīgas sezonā apsteidzis viņš Dmitriju Platonovu. Pēdējā spēlē pret meitu Hetriks. Adajēmo.
Bija viņš sezonas sākumā jau pieteikumā, bet ilgu laiku nespēlēja. Pievienojās Reāla komandai laukumā tikai šķiet, ka jau jūnija sākumā. Bet diezgan labi iespēja viņš ir atstāts tajos dažos mačos, ko viņš ir aizvadījis. Un arī tagad viņš turpina spēli pamatsastāvā. Diemžēl nav Platonova šeit pamatsastāvā, kurš bija Minskā, bet jau pirms laika beigās viņš tika nomainīts. Labajā flangā Baltkrievi. Centrējums soli laukumā. Koritko. Ļoti liela pieredze Baltkrievijas Ilsai krīt, bet Moldovu tiesnesis ļauj turpināt spēli. Centrējums un Kurakins šoreiz pārliecinoši. Koritko joprojām uz zemes pieļauj, ko Kurakins izmetīs bumbu baltā, bet līdzās tomēr viņš ievada pretuzbrukumu. Tagad gan Moldovu tiesnesis aptur spēli un arī ir iemesls iepazīstināt ar tiesnešu brigādi. Aleksandrs Tejans šo spēli tiesā, arī uz līnijas viņam palīgi tautieši, tāpat kā 4. tiesnesis. Savukārt spēles inspektors ir Zviedrs, bet UEFA delegācijas Zviedrs, bet tiesnešu inspektors ir Azerbaidžāns. Lūk, arī redzējām tikko tūplanā Minskas Dinamo fanus. Paaidzies man ar vietu, tepat blakus. Viņiem esmu un ļoti labi dzirdējuši, ko viņi šīs spēles laikā izpildīs. Aptuveni tik prunzēs, ka aptuveni būs ap 100 faniem. Neskaidīšu, protams, tagad, bet ap 100 varētu arī būt. Ieradās viņa stadionā pavisam pēdējā brīdī, pirms pašas spēles sākuma. Tā kā nav laikam Baltkrieviem arī tradīcija ierasties uz spēli agri. Kā piemēram, to varbūt cerēs varam redzēt Grieķijā, ka jau pusotru stundu pirms spēles sākuma jau, ja nav fanu sektors principā pilns un dziesmas skan līdz pat spēles sākumam, protams, arī spēles gaitā. Minskas spēlē, ja nemaldos, bija aptuveni 1700 skatītāji. Vēl vien piespēle solokumā un, diemžēl, 0-1, 11. minūte. Arī šajā spēlē ielaižam pirmie vārtus un kurš tad vārtus guva? Numur 23 izskatās, ka tos ir guvis. Tas ir Vladimirs Kvaščinskis. Jā, tas būs atkārtojums, bet izstāsta, ka atkal Kurakins nepārāk labi ieņēma pozīciju, bet no otras puses arī aizsargs atļauj ļoti brīvi uzsist. Un, diemžēl, jau arī šoreiz ātri vārti ar galvu atkal savā ziņā ļoti atgādina pirmo spēli. Žukovska centrējums, piespēle solokumā, zaudēja 2 cīņu Pušņikovs un Kvaščinskis jāsitē pāri Kurakinam. Kurakins palika pa vidu, bet arī Pušņikovs atļāva uzsist un droši vien abiem diviem uz pusēm šis vārdu gūms ir jādala. Un, ja sākām pieteikami aktīvi apņēmīgi, daudz no distances bija, tad 11 minūtē esam jau īdzinēja lomā un tagad jau būs jāgūst vismaz 2 vārti un 2-1 mums dos tikai pagarinājumu. Arī pirotehnika jau Minskas Dinamo sektorā. Protams, stjuarti jau uzreiz klāt. Pirotehnika arī uz skrejceļa. Apsargiem būs darbiņš. Tikmēr mēs esam uzbrukumā. Kazačoks Adajemo nesaglabā bumbu laukumā Kodivārietis. Pagājušā sezonā Jūrmālas Spartaks iekļuva Eiropas līgas 2. kārtā, toreiz 1. kārtā tika pārvarēta Melnkalnes Budašņas vienības. Mums Podgorica uzvara 3-1, pēc tam neizšķirts mājās 0-0. 2. kārtā krietni spēcīgs pretinieks mums bija, lai arī Budašņas teorētiski bija favorīti un tobrīd jāatceramies, bija ļoti liels problēmas ar sastāvu Spartakam. Pirms Eiroklasiem nebija papilnājumi, ko Piļučuks bija cerējis dabūt. Vispār bija ļoti skaidrs, ka arī ārkārtīgi maz spēlētāji. Bet pirmo kārtu izdevās negaidīt, bet izdevās pārvarēt. Kazačoks nesaprots ar Adijēmo. Un pēc tam 2. kārtā zaudējums Serbijas Vojvodinai. 0-3 izbraukumā, 1-1 mājās. Tā kā vismaz beigās arī puspunktiņu izdevās dabūt kopējai Kraikasai. Mūsākot Minskas Dinamo, kā jau sācīts 2 gadus pēc kārtas iekļuva Eiropas līgā. Eiropas līgas turnīrā un abas reizes tas notika sākot ar 2. kārtu. Pagājušā sezonā play-off kārtā, tad pēdējā kārtā pirms grupu turnīra Minskas Dinamo pārvarēja Zalcburgas Red Bull barjeru. Zalcburgas Red Bull, ar kur jau otrdien izbraukumā tiksies Latvijas čempionu Liepāja. Tā kā arī ļoti spēcīga komanda minskieši uzvarēja, Pendelēs uzvarēja 2-0, 0-2 uzvar Pendelēs pirms tam. Uzvarēt arī Cīrihi, arī ko Latvijas klubiem labi pazīstama komanda, kurai Ventspils savulaik UEFA Champions League play-off kārtā zaudēja. Un 2. kārtā, pašā pirmajā, ar kur sāk Minskas Dinamo, tika pārvarēta Bulgārijas Černomora komanda. Ulimbaševs nomet viņš Adajemo centrē. Spēcīgs centrēs, nedaudz arī par spēcīgu, bet Jevgeņijs Kozlovs bumbu saglabā.
2 Kozlovuma šodien laukumā, un Iegaņas Kozlovs tiešām labi sev parādīja šīs zonas laikā. Sāka viņš kā rezervists, kurš iet uz maiņu regulāri, bet tomēr kā rezervists, bet ātri izkuroja vietu pamatstāvā un pagaidām attaisno, ticamāks pieļauj attaisno sev liktās cerības. Vēl viens centrējums. Šādiem centrējumiem gan Pietrus nedaudz Platonovs laukumā. Nav viņš varbūt laukumā pats ražinākais jūcējs, bet ar galvu labi spēlē, arī labi jūt, kur bumbu varētu atlikt, bet tikmēr Minsk atkal uzbrūk. Minsk Dinamo Bikovs. Trāpa viņš pa kāju Pāvelam Mihaģukam. Un pārkāpums pret Adajēmo. Pirmajā spēlē tātad Platonovs sāk pamatsastāvā, bet jau pirmā puslaika beigās viņu nomainīja Unibaševs. Nebija gatavs Platonovs vēl pēc savainojuma. Pret metu pirms tam viņš bija nospēlējis otro puslaiku, guva vārdus, bet nav viņš vēl labākajā sportiskajā formā. Cerēsim, ka viņš ir pietiekami labā formā iet šodien uz maiņu, jo, ja šāda spēle ies, viņš būs vajadzīgs. Šobrīd, diemžēl, iznākums rezultāts ļoti nepatīkams, bet tagad jau jāgūst 2 vārdi. Tātad turpinot pirmās spēles tēmu nomainīja viņu Unibaševs, un tieši Danils guva vienīgos vārdus mums izbraukumā. Ingu Šlampa ļoti labi nocīnījās pie sūlokuma, zaudēja bumbu, bet pēc tam uzreiz arī atņēma, piespēlēja sūlokumā, un Unibaševs ļoti mierīgi, ļoti pārliecinoši trāpīja bumbu vārtu rāmī. Panākdams to brīdi 1-1, diemžēl šo rezultātu neizdevās noturēt. Vēl vieni vārti pavisam drīz. Sliedākais arī pavisam drīz un atkal diezgan tādi muļķīgi. Kurakins nospēlē izgainā, izstra bumbu ar dūrēm ārpus sūlokuma, bet tieši virsū pretiniekam, kurš uzreiz no gaisa ar pirmo pieskārienu rādīja to atpakaļ vārtos. Tā kā abi vārti savā ziņā tā diezgan muļķīgi sanāca. Varbūt pat šai spēlē rezultāts būtu godīgāks būtu bijis nešķirs, bet tas tā arī, protams, zīlēšana. Ja būtu 0-0 pirmā puslaikā, varbūt otrajā puslaikā Minsk Dinamo neatdot iniciatīvu. Jo, kā jau sacīju, pirmā puslaikā Minsk Dinamo piederēja pārsvars. Pirmās puslaikā aizgāja Minsk Dinamo zīmē, tad otrajā puslaikā mēs spiedām. Tiešām spiedām vārdu tiešām nozīmē, un šie vārdi brieda. Nevarētu teikt, tas bija laika jautājums, kad iesatīs Spartaks, bet nevarētu arī teikt, ka galīgi nepilnīt pēc spēles sižeta. Te aizmugurē Vladislavam Kozlovam, lai arī pats skatījās tehniski asistentu virzienā, bet izstājās diezgan pārliecinoši aizmugure. Vismaz pirmajā iespējā tā bija. Mihaģuks gaisā. Sacīja, ka Minsk Dinamo nav papildinājumu vēl šajā vasarā, tad Jūrmālas Spartakam tādu ir pietiekami daudz. Pāvels Mihaģuks centra aizsargs. Teorētiski tādu varam uzskatīt arī Adajēmo, kur bija pietiekamā sezonas sākumā, bet iesaistījās, var teikt, ka sezonas vidu un te no Kazačuka. Masē laukumu šeit prasa stūrstienu, bet man arī liekas, ka nebija. Šeit es arī piekritīs tiešnešu brigādē. Iegaņas Kozlovs piespēlē sūlokumā. Skatāmies šo epizodi, īstā nesapratu, laikam jau, ka tomēr pareizs lēmums šajā epizodē. Tāda Adajēmo, var teikt tāds pa pusē papildinājums ir Mošteks Jagubi arī. Sezonu viņš sāk tieši Jūrmālas Spartakā atklāšanas spēlē labi sev parādīja Liepājā, kur Spartaks uzvarēja ar 2-1, bet jau pēc pirmās spēles viņš pārcēlās uz Kazahstānu, uz Karaganas Šahtjoru, bet tā jau ir atpakaļ. Virslīgā pret Mētini viņš nespēlēja, tagad pagaidām virslīgā viņam tikai viens mačs, bet Minskā viņš jau gāja pamatstāvā. Redzam arī šodien balsta pusargu pozīcijā viņš spēlē. Ostrouks. Koritko Bikovam, Bikovs kļūdās piespēlē. Mihaģuks, Kazačoks, Vladislavs Kozlovs, Adajēmo. Gaida partneris, Mošteks Jagubi, Vladislavs Kozlovs. Piespēlē sūlokumā, neizdevās bumbu uzcelt gaisā. Kozlovs krīt, jācīnās par bumbu, to viņš arī dara, un te no Baltkrieviem prasē bumbu laukumu, un tāpat saka arī tiesnešu brigādi no Ostrouka bumbu basē laukumu, tātad pie Ingus Šlampas. Gaida viņš partnerus, pretināk Adajēmo, piespēlē sūlokumā Kozlovam, Vladislavam Kozlovam. Viņš bumbu pamet tālāk. Koritko, pirmajam jābūt Pušnikovam, tā arī noteikti, tas ir Kozaik, protams, nevis Pušnikovs. Kazačoks aizmugurs nav, spēles ar roku arī nav, cīņas sūlokumā, un te varēs Pušnikovs ievadīt mums spēlēm no sāla līnijas.
viena no iepriekšējām epizodēm, kad Kozeika nospēlēja, varēja redzēt arī ekrānā viņu kopā ar Mihaļu, tad lieliski varēja redzēt auguma starpību, un tas ir, protams, viens no mīnusiem, ka Kozeika, viņš vienkārt ir baltspusters, viņš nav augumā pārāk ražans, bet no otras puses atkal, ja otrs aizsargs ir garš, tad atkal visu otru var labi papildināt. Bieži vien parasti centra aizsargi pāros tieši viens spēlētājs, tas, kurš vairāk iznes šo smagumu gaisa divciņās, otrs vairāk piesedz. Neizdodas arī šīs uzbrukums Jūrmālas Spartakam. Dodās uzbrukumā lēnām Koritko, vairāk nekā 40 spēļu viņam Baltkrievijas Ilisē, bet spēlē Ilisē viņš nav jau gadus 4. Bikos solaukumā Rasatkinam un atspēlē Pušņikovs ar galvu atpakaļ Vladislavam Kurākinam. Pārnāca viņš uz diemām no Daugavpils. Latvijas U21 Ilisas pamatvārdsargs Sergejs Pušņikovs. Moštaks Jagūbī. Diemžēl zaudēja viņš savu bumbu, Koritko. Un pārkāpa arī noteikums. Arī pirmajā spēlē Jagūbī bija, vēl neteiksim arī, pirmajā spēlē būtu zeltainā kartīte, bet arī šajā epizodē, ja ļoti gribētu, Moldavu tiesnesis kartīte arī varētu parādīt. Bet visās, ka vēl pagaidām tikai murtiski aizrādīs. Ja paskatāmies Moldavu tiesnešu vēsturi, tad diezgan daudz viņam arī sarkanās kartītes. Viņa spēlē sanāca rādīt, bet tas nav noticis Eirokasos. Eirokasos viņš diezgan maz spēļu tiesājis kā galvenais tiesnesis. Ja neskaidām, protams, jaunas Čempionu līgu, kuru 19 komandas gan viņš ir tiesājies, bet Eiropas līgā viņam šī ir tikai 3. spēle. No šīm 3 spēlēm tādas, laikam jau jāsaka, tāds augstākais punkts viņam ir tieši šī spēle. Viņš bija tiesājis, piemēram, Slovanu un San Marino dueli. Bratislavas Slovanu un San Marino komandas dueli, piemēram, Žukovskis centrē. Vēl viens sitiens ar galvu, kur Akins izlaiž bumbu ārpus laukuma. 20 minūtes aizdītas šajā spēlē. Sākām labi, bet, diemžēl, 0-1 uz tablo. Un jau tiešām jāsāk steigties, ko tikko Akins arī izdarīja ļoti ātri, ievadīja bumbu spēlē Šlampe. Arī tas varētu ietekmēt spēli. Tieši arī tā domāju, tas, ka Minskas Dinamo varbūt otrā puslaikā varētu arī vairāk ieciesties aizsardzībā, un Jūrmālas Spartaks tomēr spēcīgākās puses, un tomēr pretuzbrukumi, ātras pārējas, pozicionālā spēlē varbūt ne tik bieži sevi labi apliecina. Pret metu pagājušajā spēlē labi apliecināja, lai arī tur tieši pretuzbrukumi bija ļoti arī bīstami, bet tomēr Minskas Dinamo nedaudz cita līmeņa komanda ir, lai man piedod zaļi baltie. Ingu Šlampe. Tūplānā arī jau Jūrmālas Spartakā diezgan daudz spēlē, diezgan ilgi spēlē. Tāls sitiens no distances virsū Kurākinam. Šķiet, ka Ukraiņu centra aizsargs Noļuks izdarīja sitienu. Tieši arī iemoņos. Ja runāja, ka Kozeika īs un Mihaļs ir garš, tad Dinamo tieši tāds pats centra aizsargs pāris Noļuks diezgan augumā īsiņš un 24. numurs Kapļiņko savukārt augumā ražanāks. Mihaļuks, pārnāca viņš no Liepājas, viņš tiek ierēts no Liepājas. Pats viņš savulaik arī Jūrmalā dzīvoja, tā kā nav tā pati neprastākā, negaidītākā pārēja. Tad vienīgais tas, ka nedaudz pārsteidz no Liepājas komandas protams puses, ka Mihaļuks tika atdots tiešai konkurentei. Ingu Šlampe. Vladislavs Kozlovs. Pagājušo sezonu pavadīja Gaunijā, tikmēr Minskas Dinamo pretuzbrukums Koritko. Viņš spēlē Rasatkinam, solokuma labi iespēja Minskas Dinamo, bet labi stienu bloķē Sergejs Kozeika. Būs stūrstiens. Šoreiz labi nospēlē Sergejs Kozeika aizsardzībā, bet pārāk bieži mēs ļaujam diezgan maz pozīties nonākt ar bumbu. Arī Koritko pilnīgi viens bija un varēja brīvi izdarīt piespēli Rasatkinam zonā. Rasatkins no šīs epizodes varēja izspiest kaut ko arī vairāk. Žukovskis, komandas kapteinis, numur 11, atgriezies no savainojuma. Tā kā arī viens no Lazaretes pārstāvjiem, kas ir atgriezies laukumā, bet traumas un ļoti nopietna problēma Minskas Dinamo šajā sezonā. Žukovskis centrē. Un no Kurākina bumba masē laukumu, bet jautājums, vai bumba gājas par vārtu rāmīm. Man liekas, ka tomēr būtu gājis ganām, bet tik un tā. Kurākins pagūda norēģēt.
centrējam uz tālo stabu, pāri galvai Šlampēm. Nē, tomēr laikam, ka būtu gan bumba gājis vārtu Rami, vai arī pa vārtu stabu būtu trāpījis. Tā kā labi, tomēr, ka Valdislavs norieģēja. Stūrs sniedz Minskas Dinamo ap galvu. Viens no Spartak futbolistiem nospēlē. Šķiet, ka Pāvils Mihaģiks tas bija. Valdislavs Kozlovs. Tālu piespēlē Adejēmo. Ja viņš tā bija domājis, tad ļoti labi. Ja arī nebija domājis tik un tā ļoti labi. Nopelnam autu, varam spēlēt pozicionāli. Varam ieņemt pozīcijas augstāk laukumā. Ingus Šlampe. Pretī nāk Ulim Bāševs. Kazačoks. Nedaudz par spēcīgu šis sauc, bet Kozlovam bumba. Vladislavam Kozlovam. Šlampē. Bumba paliks mums. Žukovskis uzskata, ka Adejēmo bumba savu laukumu, bet nepiekrīt. Tāpat domā arī Moldovu tiesneši. Bet bumbā jābūt Junmals Spartakam. Ja tas bija tas pats, ko es domāju, tad tikko tribīnēs skanēja FKV. Bet nav gluži FK Ventspils. Tiešākais fanziņā konkurence Junmals Spartakam. Adejēmo tuvojās stūrī, bet labi nospēlē Sergejs Ignatovičs. Ja jau translācijas sākumā minēja, ka Gutors ir pametis komandu, redzam šo epizodu Adejēmo. Labas ieņas nāca Balkrievu aizsargu, trāpīja tuvojās stūrī. Tā kā Adejēmo laba iespēja bija, bet kodivārieši vienu atvērīja Ignatovičs. Atgriežoties pie vācu tēmas, tātad Gutors aizgāja pavisam nesen un Ignatovičam šī ir tikai 3. spēle šajā sezonā, 3. pēc kārtas. Un vispār pēdējos gados viņš diezgan maz spēlējis, bijis lielākoties rezerves vācais Minskas Dinamo. 2014. gadā 8 spēles, 2015. 2 spēles, 2016. tikai 1 spēle Baltkrievijas čempionātā. Tā kā arī tās, protams, viņi ir mīnus, ļoti nopietnas mīnus, ka nav vairs Gutora un arī šobrīd nav pieļauj, ka, lai arī piedod Ignatovičs, bet pieļaut arī pēc Baltkrievu mediju atsaucēm, tad nav tomēr pienācīgi aizstājēji viņam. Un tas arī ir mīnus, bet pagaidām tāda rupju kļūda, man liekas, ka šajā pārī viņam vēl nav bijis. Centrējums. Kāds par iespēju aizmuguras nebija, tā kā lieliski iespēja Pāvēlam Mihaģukam. Vismaz tiesneša karodziņš bija palicis zemē. Laba iespēja taiti pretuzbrukumā. Piespēle gar vārtiem Ignatovičs. Un, diemžēl, bumberu Minskas Dinamo aizsargam. Pat grūti saprast, kas tur notika, kāpēc tik ātri iekrita Minskas Dinamo šajā pretuzbrukumā. Vladislavs Kozlovs pēc tam piespēlēja gar vārtiem, bet bumbā visādi nesasniedz Adejēmo. Kazačokam gribēja spēlēt ar muguru pret vārtiem, bet aizsargi to atšifrēja. Žukovskis krīt, bet pārkāpums tomēr ir Ingam Šlampēm. Un arī dzeltenā kartīte Ingam Šlampēm ir. Pirmajā spēlē no Jūrmālas Spartaka pie dzeltenās kartītes tika šķiet, ka vienīgais Jagubija. Redzam arī šo epizodu Pāvēlam Mihaģukam no vārtu priekš. Un arī pirms tam ir iepriekšējais uzbrukums. Kozlovs, ja arī šī piespēle būtu aizgājis vienam vācējam, tur tāpat tādā slava neviena nebija, tā kā laikam ne tas labākais lēmums. Vladislava Kozlova izpildījumā. Un Ingam Šlampēm pirmā dzeltenā kartīte šajā spēlē. Piedzīvien daudz tādu pusmentiņu pie abiem vārtiem. Tā kā par garlaicību pēc sūdzoties galīgi nevaram. Arī pirmā spēlē diezgan daudz tādu arī labu uzbrukumu bija. Tā kā tāds uzbrukošs, apusēji uzbrukošs un ir apusēji līdzīga spēle. Diemžēl pagaidām gan abās spēlēs ir Minskas Dinamo vadība. Piespēle sūlaukumā nedaudz par spēcīgu, bet potenciāli laba kombinācija. Šo piespēli izdarīja Kirills Premudrovs, numur 6. Minskas Dinamo balsta pussargs. Atgriežoties pie Minskas Dinamo problēmām, tad pavisam maz ir izstāstīts, lai arī daudz ir runāts, bet pavisam maz daļa no tā viss, kas šobrīd notiek klubā. Pirmkārt aizgāja daudz vadošo spēlētāju vai ziemā, vai arī šovasar. Vēl viens spēlētājs, kuram traumas nemaz nav, Serbs Adamovičs, šobrīd ir jaunu klubu meklējumos un arī nespēlē. Ne pirmajā spēlē, ne šajā viņš nav pieteikumā komandas, lai arī teorētiski spēlē, ka viņš būtu varējis spēlēt. Kluba īpašnieks martā tika aizturēts.
aizdomās par lielu apmēru krāpšanu, nodokļu krāpšanu. Tā bija, protams, milzīga problēma. Treškārt, ja daudz līderi aizgājuši, tad selekcijas darbs ziemā tika veikts ļoti vāji. To pašu atzina arī Minskas Dynamo vadība, ka izvēles iespēja bija ļoti maz un pārsvarā spēlēji tika ņemti no skautinga programmām, caur video, caur statistiku, bet ne īpaši pārbaudot spēlētājus dzīvē un teikt, tāds kā kaķis maisā vairāk spēlēs un paņēma. Un viņiem par nelēm tas sanāca ļoti slikti. Tieši sporta direktors arī nesen tika atbrīvots no amata. Bijušais Baltkrievijas Ilzas galvenais treneris. Tā kā diezgan daudz ir problēma Minskas Dynamo. Gan selekcijas darbā, gan laukumā, praktiski visās jomās arī budžets ir samazinājies. Tas gan daļai ir uz valūtas pārnāšanas rēķina, bet tik un tā pagājušā sezonā bija 4 miljoni ASV dolāru budžets, šajā sezonā aptuveni 3 miljoni tiek plānot. Tas gan spīļauj bez Eirokos naudas, tā kā pagājušajā gadā varbūt arī pat teorētiski bija visi 5, vai ne visi 6, pat sanāk visi miljoni, jo 2014. Gada sezonā par grupu turnīru Minskas Dynamo nopelnīja nedaudz virs 2 miljoniem eiro. Nu, pagājušā sezonas datu vēl nav, bet pieļauju, ka ļoti līdzīgi varētu būt šī summa. Noteikti mazāk katrā ziņā. Bikos. Joprojām Bikos. Un joprojām Bikos. Koritko, domāju, ka viņš sita. Varbūt arī spēcīgi mēģināja piespēlēt Sulokmā. Bumpi pie Vladslava Kurakina. Jā, par Baltkrievijas futbolu turpinot, ne tikai Minskas Dynamo liels problēmas arī visā Baltkrievijas futbolā. Pamatīgs korupcijas skandāls ir izvērties. Par kukuļu ņemšanu ir aizturēts tiesneša daļas vadītājs, kurš tika aizturēts tieši, kā kļūdījās Vladislavs Kurakins paslīdēja, bet ļoti labi beidzās šī epizode. Kāds precīzi piespēlē Kozeikam. Adajēmo labajā malā, pabeigšu iepriekšējo tēmu pēc šī uzbrukuma. Adajēmo iet garām, trāpa aizsargam pa kāju, vajadzētu būt stūšanam. Ko teiks tiesneši? Viņi tā nedomā, tā kā varbūt arī man acis pie manī, varbūt, ka arī aizgāja bumba augšā vēl pirms Baltkrieva aizsarga kājas. Redzam arī Vladslavu Kurakinu, kurš šajā epizodē paslīdēja, bet ļoti labi beidzās šī epizode. Pavisam nevainīga epizode, kur varēja beigties arī 0-2, bet ļoti labi bumba nokļuva pie Sergeja Kozeikas. Tātad Baltkrievijas futbols. Korupcijas skandāls aizturēts, tiesneša daļas vadītājs aizturēts, viens no tiesnešiem. Pēc nesenās pirmās līgas spēles, proti šis korupcijas skandāls lielākoties tieši saistībā ar Baltkrievijas pirmo līgu, pēc spēku otro līgu. Pēc viens no spēlēm bija pamatīgi spēlētāja aizturēšana, abu komandas spēlētāja aizturēšana. Viens no komandas spēlētājiem arī tika aizturēšanas laikā kārtīgi piekauts, par ko viņš vēlāk sūdzējās. Tiek turēt aizdomās kā organizatori, spēļu ietekmēšanas organizatori, vairāk ir ārvalstu personas. Tiek minēts viens no lietuviešiem, vārds gan netiek saukts. Tā kā grūti pateikt, par ko tieši ir runa, bet korupcijas skandāls ne pa jokiem ir sācies. Tā kā šis gads Baltkrievijas futbolam nav pārāk veiksmīgs bijis. Varbūt Eirokos to mainīs. Minskas Dynamo sakarā ceru, ka nē. Stāvnāca situācija, dažnās un bašos pie bumbas. Centrējums, Mihaļuks līdz bumbai netiek, bet Pušnikovs sit un arī krietni garām bumba lido. Mums spēlēja, ka sitienu skaits varētu būt pat Jūrmālas Spartakam lielāks. Arī pirmajā spēlē bija tieši tāpat, bija ļoti līdzīga statistika, bet pavisam nedaudz pārāk bija jūrmalnieki. Gan sitienu skaits ziņā, gan sitienu ziņā rāmī, gan ir stūrstienu ziņā, bet uz tāblot, diemžēl, bija 1-2. Tāpat kā tā ir 0-1, ļoti daudz ir tālstienu, bet pagaidām bez panākumiem un tāda vienīgā tāda nopietna epizode, kur Ignatovičam bija nācies, ja neglāb, tad pamatīgi pasīst, gan tā bija pēc Adajēmo. Sitienu tuvajā stūrī, Ignatovičam 24 gadu, pēc jauns vārdsargs. Tā šī viņam tāda pirmā nopietnā iespēja būt par labas komandas pamatvārdsargu. Bikos. Un Baltkrievijas čempionātā Minskas Dynamo šobrīd ieņem 3. vietu, 26 punktu 15 spēlēs, tikai par vienu atpaliekot no Soļgoskas Šahtjor, tikai par 6 no Batē, kurai gan neviena spēle rezervē, bet sniegums arī ļoti vājš un pamatīgi kritika. Pat arī no vadības puses ir atklāta kritika mēdījos bijusi, un bija arī viens posms, kad bija 5 neizšķirt pēc kārtas, un
Starp tiem bija nešķirts pret Šahķoru un pret Batē, bet tomēr pārējie 3 bija nepārāk plānot nešķirt. Un pēc tam vēl sekoja zaudējums Krumkačos. Krumkaču sakarā arī interesanti tēma ir tā, ka Oļegs Kubrevs, labs draugs ar šīs komandas treneri, satikās viņi pirms spēles Baltkrievijā, spēles Eiropas līgā, un Baltkrievu žurnālisti apvainoja Krumkaču treneri, ka viņš ir palīdzējis. Par to tik daudz arī prasīt jautājumu, bet neviens no otrs neatzina, ka būtu kāds padoms dots. Vēl viena situācija Jūrmalas Spartakam. Vladislavs Kozlovs ar kreiso kāju varēs stāt iekšā, pāris viņš izpilda šo standartus no šīs malas. Otrā bumba, diemžēl pie Koritko. Jagubī gaisā. Jūrmalas Spartakam, ja viens no futbolistiem aktīvi iesildās, šķiet, ka tas var būt Horvāts Havojičs. Viens no papildinājumiem. Vladislavs Kozlovs var mēģināt sīst, Vladislavs to arī dara, bet atkal sitiens norojas. Neslēgt šeit sitienu no distances, diemžēl. Citam ļoti daudz, bet šo sitienu kvalitāti pagaidām nepriecē. 34. minūte, joprojām 0-1. Joprojām jāgūst vismaz 2 vārti, lai panāktu kaut pagarinājumu. Tagad vairs 1-0 mēs nevaram dabūt. Un nederēs mums arī neizšķirt šajā spēlē pilnīgi noteikti. Ignatovičs ievada bumbu spēlē no vārtiem. Pirmajam jābūt ir Adajēmo šobrīd samainījies pēc situācijas ar malām ar Jevgeņiju Kozlovu. Joprojām arī paliek Adajēmo pa kreisi, Jevgeņijs Kozlovs pa labi. Ingus Šlampē. Jevgeņijs Kozlovs to Šlampē. Atkal Jevgeņijs Kozlovs var mēģināt piespēlēt savu vārdu brālim. Pagaidām to nedara, piespēlē viņš Limbāševam. Kad Jevgeņijs Kozlovs Adajēvo līdz bumbai netiek. Atcitās jau vairākas epizodes pēc kāds Minskas Dinamo, bet pagaidām rezultāts viņus ļoti apmierina. Jagubī atpakaļ Kozaikam. Atgādina, ka viņš jau pēc pozīcijas ir balsts pusargs, kā centrā aizsargs. Viņš panstāv un sācis tikai otro spēli, abas 2 Eiropas līgā. Spēlēs viņš arī spēles gaitā, kad bija Sergejam Kožanovs savainojums, bet citādi man liekas, ka nav. Varbūt kādu spēles esmu piemiris, bet noteikti ne vairāk par vienu. Jagubī. Koritko, pa kreisi tālāk var piespēlēt Čirkašukovskim. Nav, tas tieši tā ir Koritko, pirms tam bija viņa partneris. Kapļenko. Koritko kreisā malā, panāks viņš bumbu, viņš pret Šlampē. Krīt Koritko, vēlreiz pārkāpums Ingum Šlampēm. Ingum dzeltenā kartīte jau ir. Bet kā jābūt viņam uzmanīgam. Nezinu, šobrīd tāds maziņš pārkāpums, bet tomēr ir no muguras paklapinājumu. Likumsakarīgs tiesneša lēmums. Jurijs Habovda. Labās malas aizsargs vismaz šajā spēlē pie bumbas. Pirms tam viņš spēlēja Baltkrievijas komandā Granit. Pirms tam vairākās Ukrainas komandās. Jīvs Karpati, Krivas, Tavrija. Bet uzmīnas Dinamo pārnāca tieši no Baltkrievijas kluba. Neizdodas šī piespēle Habovdām. Turpinās cīņa par bumbu. Bikovs. Un Bikovs nesaprotas. Tur laikam bija kādam jābūt. Iespējams tam pašam Habovdām. Agresīvi nospēlē, bet laikam jau ka tīri. Jāpaiet arī šoreiz Moldovu tiesnesim. Limbāševs pirms aptuveni gada tika izaugs Latvijas izlasi pret Nīderlandi. Laukumā gan neizgāja. Ļoti laba sezonas pirmā pusi viņam bija pagājušajā gadā virslīgā, bet pēc tam nedaudz piekļūs. Arī šajā sezonā ļoti salīdzinoši maz viņš spēlē. Var teikt, centra pusargu rotācijā viņš bija 4. no 3 uz 3 spēlētāju vietām. Spēlēja Kozeika, Kiriļins un Kazačoks, bet arī līdz ar sastāvu izmaiņām arī Kiriļins ir nosēdās malā, bet tieši Limbāševs toties spēlē tagad. Daudz uzbrukošā, ka Tipoņš ir pusargs, iespējams, ka arī tieši tāds ir aprēķins, jo Jagubī tomēr spēlē dziļāk laukumā un Limbāševs nedaudz augstāk. Jūrmalas Spartak fanus, arī viņi te ir
ka šie puiši ir gan nemācējuši pateikt. Toties šis ir Habovde. 27 gadus vecs leģionārs. Minēja, pamatstāvā tikai 2. Leģionāri ap 2 Ukraiņi, Jūrmāls Spartums savukārt ir 2 Baltkrievi, Pušņikovs, Kozeka arī ap 2 aizsardzībā. Soms Jagubī, Krievs Jevgeņijs Kozlovs un Adijēma no Kodivārs. 5 leģionāri. Eirokasos, protams, nav leģionāru normas, tā kā varētu teorētiski arī 11 leģionārus izlaist, ja to gribētu Kubrēs, ja viņa rīcībā tik daudz būtu. Bet sanāk gluži kā virslīgā. Vairāk par 5 šajā spēlē. Minskā sākām 6, jau bija Platonovs. Kā jau minēja, Platonovs vietā ir Ulibašovs. Baltkrievu vietā vietējais futbolists. Līdz ar to šajā mačā šobrīd laukumā mums ir 5 leģionāri. Ulibašovs tieši bumbu atpakaļ. Atspēlēņš Pušņikovam. Pušņikovs iepriekš spēlēja Minskā, bet ne Minskas Dinamo. Tā ir cita komanda, cita galvaspilsētas komanda. Kozeka. Vairākās komandās spēlēs, bet bijis ar viņš pie Kubrēvu Gomeļā. Un es citu, Kubrēvs ir pēdējais treneris, kurš Minskas Dinamo ir izstūmis un labāko trīnieku Baltkrievijā. Iepriekšējos 2 gados Minskas Dinamo 2 otrās vietas, pirms tam 2 bronzas, bet 2010. gadā 4. vieta Minskas Dinamo un bronzas dabūja tieši Gomeļa, kura trenē to brīdi Oļegs Kubrēvs, kurā spēlēja Kozeka, kurā spēlēja arī Kaševskis. Vēl viens Baltkrievs, kurš gan šajā spēlē nepiedalās, jo ilgu laiku traumēts. Pa Kaševsku izpat vairs neatšķirs, vai viņš bija, vai viņš nebija. Bija Dmitrijs Platonovs, kurš šajā spēlē rezervēt, pa Kaševsku gan nedaudz izkrits no galvas, iespējams, ka bija. Kurā ziņā lielākoties leģionāri, Baltu leģionāri, vispār arī citi leģionāri, ko ņēmis Kubrēvs iepriekšējās komandās, viņi bieži vien bijuši ļoti labi pazīstami. Kozeka, Platonovs kopā ar Kubrēvu uzvarēja arī pēc spēku 2. līgā Baltkrievijā. Labs sitiens ar veids, varēja sanākt, bet Šlampa šo sitienu bloķēja. Jā, tā ir pareiknē pareizi. Bronzu Baltkrievijā dabūja Gomeļa 2011. gadā, bet 2010. gadā viņi uzvarēja 1. līgā. Platonovs guva 25 vārtus, bet labākais bombardieris viņš gan līgā nebija. 2. vieta viņam. Arī Kozeka tajā sezonā bija ļoti rezultīvs. Nemācēšu gan teikt, kurā pozīcijā viņš spēlēja, bet kurā ziņā guva diezgan daudz vārtu. Žukovskis solokmā un te varēja būt 0-2. Varbūt arī pat vajadzēja būt Rāda uzbrucējs, ka no Jūrmālas Spartakā atstājas laukumu. Žukovskis redzam kreisajā flangā. Piespēlīt būs gar vārtiem. Nu jā, šeit no Pušņikova un par bumbu asā laukumu. Varbūt arī tomēr nē. Jā, ziņā labi iespēja Minskas Dinamo bija un arī šajā epizodē mūs pažēlo. Saglabā vēl intrigu, jo no 0-2 tādiem žēl vajadzētu 3 vārdus mums gūt. 3-2 derētu, bet 3-2 puslaikā ļoti sarežģīts uzdevums. Arī 2 pagaidām pieteikami grūts un diemžēl neesam nogūši nevienus. Lai arī uzbrukam daudz, arī vārds aprodam bieži, bet momentu reāli vienmēr vairāk ir Minskas Dinamo. Ingu Šlampi atpakaļ Mihaļukam. Kozeka. Šim tālāk, tomēr spēlēņš tālāk Pušņikovam. Mihaļuks. Pieredzējis aizsargs, jau 36 gadus vecs aizsargs. Arī Latvijas lasē bijis, bet jau ilgāku laiku netiek sauc. Kopš zaudējuma Bosnijā 0-5, kopš treneru maiņas. Tā spēle un arī treneru maiņa izrādījās liktenīgi daudziem. Tālāk ir spēlētājiem. Piemēram, arī Denisam Ivanovam, Oskaram Kļavam. Ilsai Mihaļuks gan parasti tomēr spēlēja kā malējas aizsargs, bija mums liels problēmas ar malējiem aizsargiem. Tāds gan ir joprojām, bet tā ir tomēr vairāk spēlē tā tipiskāki malēja aizsargi. Lai gan Maksimenko Itālijas tomēr diezgan daudz bija spēlēs arī kā centra aizsargs. Bet pārkvalificējies viņš laika gaitā. Tāsa cīņa, bet bumba ir pie Mihaļuka. Tagad Kazačoks. Saglabā bumbu. Jevgeņijs Kozlovs, joprojām viņš spēlē pa labi. Jevgeņijs Kozlovs meklē partnerus. Kazačoks. Ulimbaševs. Daudz spēlēm pozicionāli, daudz šādi ripinam paralēli. Daudz ripinam apsolokumu, bet bez tādas nopietnas
vārtu apdraudēšanas. Diemžēl pagaidām Mihaļuks. Jagubī. Atpakaļ Pāvelam. Tālāk Ingus Šlampe. Kļūdās piespēlē un arī Jevgeņijs Kozlovs pasīdē piespēles brīdī, bet ir pretbrukums Minskas Dinamo. Koritko. Tālāk kreisajam aizsargam. Ostrovkam. Koritko var uzsist. Koritko to arī dara, netrāp vārtu rāmī. Vai par laimi arī viesiem. Tālsteini lido garām mērķim, tāpat kā mums pagaidām pusotru minūti palikusi līdz pirmā puslaika beigām. 0-1 joprojām. Vienīgie vārti šajā spēlē Vladimir Kvaščinski izpildījumā, 26 gadus vecā aizsarga izpildījumā. Jevgeņijs Kozlovs, pilnīgi viens saņem bumbu, te gan viņam Žikovskis nāk pretī. Vladislavs Kozlovs pret Kapļenko, no Kapļenko bumbai arī atstāja laukumu. Kazačoks. Ingus Šlampe tikai tagad pieslēdz šim uzbrukumam. Ingus Šlampe. Jagubī. Nedaudz par spēcīgu arī neiegriezīs bumbu Pušņikovu virzienā un bumba lidoja ārpus laukuma. Jūrmālas Spartam joprojām viens futbolis turpina iesildīties. Minskas Dinamo 3 spēlētāji. Pirmajā mačā Oļegs Kluburos veids tikai vienu spēlētāju mājiņu, jau manis pieminēto. Tas man bija piespiedu mājiņa. Patonovs tika nomainīts pirmā puslaika beigās. Un šajā spēlē pilietu mājiņu varētu būt arī vairāk. Bikos. Jēmo, Pušņikovs. Riskanti, bet labi nospēlē Pušņikovs. Vladislavs Kozlovs. Labajā malā Jevgeņijam Kozlovam. 1 minūte kompensācijas laiks. Šajā puslaikā, kā viens no pēdējiem uzbrukumiem Jūrmālas Spartam šajā puslaikā Kozlovs labi apgriežas Itālijā stūrī, bet netrāpa. Kas par iespēju Vladislavam Kozlovam? Labi apgriezas, arī atļauj viņam apgriezties, bet netrāpa Itālijā stūrī Vladislavs Kozlovs. Teicam iespēju viņam. Jevgeņijs Kozlovs viņam piespēlēs ulokumā, redzam šo epizodi apgriezās pret Kapļenko un ar savu kreiso kāju arī tēmē Itālijā stūrī, bet ne līdz galam iegrieza. Nebūtu visticamāk glābis Ignatovičs. Diemžēl šo iespēju neizmantoja. Vladislavam Kozlovam šajā virslīgas sezonā 4 gūti vārti 11 spēlēs Eirokosos, tātad, kā minēja, pēdām vienīgais ir iesits Ulim Baševs. Jevgeņijs Kazačoks. Arī kompensācijas laiks ir izbeigsies, tā kā nedaudz jāpasteicis ir pēdējo uzbrukumu veidojot. Ulim Baševs. Vladislavam Kozlovam. Atkal Ulim Baševs. Tomēr neaizlīdz viņam bumba. Pirmais laiks arī ar to beidzies 0-1. Diemžēl. Slokā 0-1, bet intriga vēl paliek. Tā kā pieslēgsimies ar otrām puslaikam, bet tagad pārslēdzamies uz neilgu laiciņu Zemgales Olimpisko centru. Jelgava pret Breidebliku. Uzbrukt viņiem pašam arī bija ļoti daudz iespēju. Bet tomēr tādas reālākas izdevības vairāk bija Balkarviem. Jūrmālas Spartam bija diezgan daudz tādu pusmentiņu. Bet divas tādas iespējas, ko varētu izsalt laikam, ir Adriemos Stiens tuvajā stūrī un Vladislava Kozlova pašā puslaika izskaņā sitiens garām tālajām vārtu stūrim. Skaisti viņš tika vaļā no pretspēlētājas ulokumā, bet netrāpa Itālijā stūrī. Tas arī bija Jūrmālnieku labākais moments visā pirmajā puslaikā. Divu spēļu laikā, laikam, ka nav pat labākais moments, bija pirmā spēlē viena ļoti laba iespēja, kā tikai ne pašam Vladislavam no vārtu priekšas. Bet, Minskas Dinamo arī bija vairākas tik labas izdevības, ka labi arī, ka ir tikai 0-1 pagaidām. Šajā spēlē varēja būt arī 0-2, kas jau jūrmalniekus nogādāt pavisam tuvu izkrišanai no Eirokosiem. Pagaidām vēl 45 minūtes laika ir. Lai šo spēli, lai šo pāri laustu un tiktu arī tālāk. Otrā puslaikā pirmajā spēlē ļoti labi Spartaks izskatījās. Tā kā cerēsim arī uz to pašu šoreiz. Arī šoreiz otrais puslaiks būs daudz labāks nekā pirmais. Un būs arī daudz vairāk tiešām reāli iespēju, nevis mēģinājumu, nevis pozicionālu uzbrukumu, bet tiešām reālu izdevību un arī cerams, ka vārdu guvumu. Diemžēl pagaidām šīs iespējas minskieši labāk izmantojuši, un jāsaka arī viena no būtiskākajiem atšķirībām starp abām komandām šobrīd ir tā, ka Minskas Dinamo vārdsargs pagaidām nekļūdās. Diemžēl tā ir.
Bet, nu, cerēsim uz labāko šajā puslaikā. Māņas šķiet, ka nav. Nevienā un otrā komandā. Esmu tieši brigādās neparādīt, tā ka pieņemsim, ka ir tie paši 22 futbolisti, kas sāk šo spēli arī šobrīd laukumā. Atgādināšu mums komandas sastāvs Baltkrieviem. Vārtos 35. numurs Sergejs Ikmutovičs. Aizsardzības četrnieks no kreisās uz labo, 5. Jurijs Ostrouks, 24. Nikita Kapļenko, 18. Ukrainas Aleksandrs Nojuks un 19. Jurijs Habovda, arī Ukrainas. Arī Jūrmālas Spartakam pretbrukums Ladislavs Kozlovs, arī tālāk Jevgeņijs Kozlovs, bet, nu, apturēts šīs pretbrukums. Nācās piebremzēt un tajā spēlē pozicionāli, un tur vēl Minskas Dinamo spēlētājs Bikos ir uz zemes un jāizsit bumba ārā un būs vajadzīgi medicīniskā palīdzība. Tā arī tiek dot atļauja doties laukumā. 7. numurs tas ir Artjoms Bikos, kas šobrīd ir uz zemes, tad to plānā redzējām. Jevgeņija Kozlova te, Jūrmālas Spartaka treneru korpus. Oļegs Kubarevs, Sergejs Golubevs, Aleksandrs Koļņiko. Nav tie visi viņa asistenti, ir vēl vairāk. Bet, nu, tad par sastāvu turpinot. Nu, vidējā līnija, pieņemot, ka Bikos varēs turpināt spēli. Vidējā līnija tātad kreisajā malā 10. numurs Vladimirs Koritko, 11. komandas kapteinis Valērijas Žukovskis, 7. Artjoms Bikos, 6. Kirills Premudrovs. Un tie uzbrucēji numur 8 Gļebs Rasatkins un vienīgo vārtu autors Vladimirs Kvaščinskis. Redzam arī šeit vārdu gumu, Žukovska piespēle solaukumā, atļauj Pušņikovs uzsis no gaisa un arī Kurakins bija pazudus pa vidu. Tā kā Pušņikovs un Kurakins divi diemžēl šo goldu nedaudz atnesa, bet, nu, jācīnās, vēl ir laika pieteikam, lai divus vārdus gūtu. Jūrmālas Spartakam, tad vārtos Ladislavs Kurakins, 35. numurs, aizsardzības līnija, kreisajā malā 18. Baltkrievs Sergejs Pušņikovs, centrā 20. Sergejs Kozeka, Baltkrievs, 22. Pāvels Mihaļuks un labajā malā 32. numurs Ingus Šlampe. Divi balsta pussargi, 13. Afgāņu Soms, Moštaks Jagubī un 7. numurs Danils Ulimbaševs. Uzbrukušie pussargi kreisajā malā Jevgeņijs Kozlovs numur 10. Zem uzbrucēja 8. komandas kapteinis Jevgeņijs Kazačoks un labajā malā 9. kodivārietis Rigvaro Diemo. Uzbrukums mailē 25. numurs Ladislavs Kozlovs. Redzēsim, vai Platonovu šajā spēlē sagaidīsim laukumā. Grūti pateikt, cik viņam labs veselības stāvoklis šobrīd, jo, kā jau sacīju, pirmās laikā mēs atgriezās no traumas un pirmajā spēlē pirmās laika beigās viņš tika nomainīts. Tā kā liels sastāv problēmas ir Minskas Dinamo, bet arī mēs nespēlējam pašā labākajā sastāvā. Platonovs tomēr ir labākais centru uzbrucējs un viņa pietrūk šajā spēlē. Tas ir jūtams. Varbūt laukumā redzēsim Elvis Tugli. Netik pieredzējis, bet augumā ražants futbolists. Viņam esot laukumā šie centrējumi būs vēl bīstamāki, vēl pamatotāki tie būs. Bet te ir iespēja Kazačukam uztismo 1,30 m. Pats nopelnīja standartu. Nu kā 28-30 metri varētu būt līdz vārtiem. Tomēr ne, Kazačuks nesitīs. Kazačuks iet uz soli laukumu. Un tomēr nedaudz tālāk bumba arī pabīda Moldavu tiesnesis. Tā kā līdz vārtiem patālu un visticamāk būs centrējums. Un redzam Kazačuku tūplānā. Pagājušā spēlē pret Metu virslīgā viņam 3 gūti vārti, komanda uzvarēja 4-1 un vislīgas sezonā viņam 7 precīzi sitieni. Visvairāk komandā 12 mačos 7 vārti, Platonovam 9 spēlē 6 vārti. Standarta situācijas Spartakam pirmās laikā tāda bija ļoti daudz, bet īsti visam tas nesanāca. Diemžēl pārstgais bumbas, arī otrās bumbas Baltkrievi dabūja, Minskas Dinamo Baltkrievi. Ladislavs Kozlovs pie bumbas. Te gan varēja būt iespēja, ja būtu Kazačuks trāpījis pa bumbu un ja nebūtu aizmuguras stāvokļa. Karodziņš jau bija pacelts un tik un tā arī Jevgeņijs pa bumbu netrāpīja. Iespējams, ka nedaudz par ātru izskrēja Jevgeņijs, bet domājams, ka tā bija mājas sagatave, kamēr pretspēlētāji negaida. Te Jevgeņijs pirms pašas piespēles maina pozīciju un arī nogādāja bumbu viņam, bet no aizmugura un arī papaļo priekšmetu Jevgeņijs netrāpīja. Premudrovs. Mihaļuks. Otrā bumba Baltkrieviem. Labajā malā meklē Habovdu. Jevgeņijs Kozlovs. Spēlēja viņš Kvaščinski, krīt un pārkāpums.
Man pat jau godīgi pat izsēs, ka varbūt arī nebija pārkāpums, bet iespējams, ka tomēr trāpīja pa kāju. Nedaudz, bet pietiekami. Redzam, iegaņa Kozlova māņu manevru. Un tikmēr bija uzbrukums jau tuvojās Minskas Dinamo vārtiem Sulokmam, bet pie Sulokuma bumbu zaudēja. Zaudēja Vladislavs Kozlovs un pēc tam arī pārkāpa noteikumus. Pie noslēgas sākām ar kādiem 3 sitieniem un distances, visiem Kazačuka izpildījumā, bet, diemžēl diezgan agri ielaidām vārtus. Cerīgs bija spēles sākums. Tādu spēles sākumu uz 1-0 varētu cerēt, bet tā ir vajadzīgi 2 vārti. Inguš Šlampē, Adejemo. Te būs aizmugre Vladislavam Kozlovam, diezgan pārliecinoši. Labi nostrādāja centra aizsargi. Un Vladislavs arī ātri bumba nogāda atpakaļ. Kapļenko, pret kuru ļoti labi nospēlēja pirmās laika beigās ar ātru griezienu, ap savu asi apspēlēja 20 gadus veco. Pagaidām vēl maz pieredzējušo futbolistu, bet diemžēl nenoslēdza šo uzbrukumu. Žukovskis, izcīnījuši bumbu pret Jagubēju. Piespēlē viņš Habovdam, Habovdas centrējums un būs stūrstiens. Žukovskis to izpildīs. Habovda un Žukovskis, komandas kapteinis. Un arī Minskas Dinamo rezervisti. Bija viens Jurmals Spartika rezervis, kurš pirms laika beigās aktīvi iesildījās. Tagad viņš ir pazudis. Varbūt, ka ģērbus sūni neredzu, bet vismaz pagaidām viņš neiesildās. Žukovskis. Kā jau minēju, rezultīvi piespēle šajā spēlē. Būti vārti Hvaščinskim, 26 gadus vecam futbolistam. Iespējas Minskas Dinamo, bet papildus māņu kustību vārtu pārlikt izglābi un atliekušo bumbu viesi sit garām vārtiem. Jau likās, ka Bikos varēja sist, bet viņš vēl labāku izdevību dabūja un trāpīja pa vārtu pārlikni. Hvaščinskis atliekušo bumbu netrāpīja vārtu rāmī. Redzam šo epizodu Bikos. Pirmās spēles 2 vārtu autors varēja izcelties vēlreiz. Šeit mums glābj vārtu pārliknis. Par vārtu guvēju parunājot, varbūt sīkāk, pelnīts viņš šo atkāpi ne tikai tāpēc, ka viņš Baltkrievijas Ilsē spēlē 4 spēles, bet arī tādēļ, ka viņš bija Baltkrievijas Olimpiskajā Ilsē, Londonas vasaras Olimpiskajās spēlēs. Viņš gan visās spēlēs palika rezervē, bet toties spēlēja viens cits futbolists, kurš šajā spēlē gan ir rezervē. Ja viņš nāks laukumā, tad varēsim atgriezties olimpisko spēļu tēmas. Tikmēr Jurmals Spartikam ir stūrstiens, bet atkal tribīnēs skan Ventspils saukļi, tagad žoltasiņi FKV, jeb tulkojot zeltaņzilē FKV. Tā kā nedaudz mēģina nodot sveicienu Jurmals Spartika fanu sektoram. Minskas Dinamo līdzjutēji, vai arī varbūt mēģina likt sev sadzirdēt Aleksēnu, kurš šovakar fanos par Ventspili Fēru salās, no Ventspilniekiem veiksmi. Jelgavnieki pirms šā puslaika sākuma zaudēja 1-2 savās mājās, diemžēl, bet 2 spēļu summā vismaz to brīdi ar to pietika. Izbraukuma ārtu rēķina. Bija Jelgava arī vadībā, kāds šodien rezultāts nepateikšu, un arī, ja zinātu, neteiktu. Hvaščinskis. Rasatkins bumbu zaudē, Adejemo. Projām notiek cīņa un Ulimbaševs. Beidzot Kazačakam var sanākt pretsbrukums, bet maza palīdzība Spartikam. Pagūtumā neieskata aizsardzībā Vladislavs Kozlovs. Piespēlē Kazačakam. Labi nospēlē Nojoks. Prasa šķiet aizmuguri. Man arī godīgi izsies, ka varbūt pat sākumā Kozlovs vai arī Kazačuks pēc tam pat bija aizmugurē, bet no mana rakurspunkta ļoti grūti pateikt. Es varēju tikai mēģināt pēc dinamikas minēt. Tiesnesim bija daudz labāks rakurs un Moldavu tiesnesis karodzīju nepacēla. Šlampe cīņā ar Premudrovu. Piespiež pretnieki izsas bumbu ārpus laukuma. Šlampam pirmajā spēlē rezultīvi piespēlē ļoti labi nocīnījās turpat tūmā Sulokmam un atrada Ulimbaševu uz māņu iznākušo spēlētāju. Jagubēji zaudē bumbu. Un tā jau ir atpakaļ
Sergejam Kozaikam, kurš pie Vladislavam Kurakinam. Spēlē kāju, Kurakiņš šīs zonas laikā ir nedaudz pielicis. Itin bieži tomēr nācās panervozēt, ka viņam bija nedaudz presings, bet vispār pielicis viņš tieši pārliecībā. Tomēr arī ne mazāk svarīgs faktors. Žukovskis, kreisajā malā šķiet, ka Koritko. Atpakaļ Bikovam. Prasa labajā malā Bumhabovda, viņam arī piespēle, bet labi, ka partneri Pušnikos jāmaiņas skriet pretbrukumā. Mums laikās acīja, ka pretbrukumi Jūrmalas Spartak lielākais trumps pagaidām šajā spēlē. To vēl lāga neredzam. Nesanāk šie pretbrukumi pagaidām. Mudros aktīvi spēlē Spartaks un piespiež kļūdīties. Būs stūrsteins Jūrmalas Spartakam. Protams, uz stūrsteinu dosies arī Pāvils Mihaģuks, bet no auguma centimetru nedaudz tomēr trūkst. Otrs centra aizsargs ir Kozaika. Ja būtu Stūglas laukumā, šādās atžodēs viņš ļoti noderētu. Auguma ziņā tomēr paīs sastāvs Jūrmalas Spartakam pie standartiem. Tāpēc arī piespēle negluži pa zemi, bet tomēr tāds zemes centrējums un Jevgeņijs Kozlovs ir bumba pāri vārtiem, vēl tur krīt Koritko. Atstins no vārtiem. Pagaidām spēlētāju mājas netop. Atkal devies viens no spēlētājiem pa divu spēlē iesildīties. Viens no tiem ir Andrejs Kirīļins, otrs šeit ir Elvis Stūglis. Varbūt Elvis būšu piesaucis. Ja reiz pa mājām runājam, kas komandām rezervē. Jūrmalas Spartakam rezervē vārtos Igors Labuts, aizsargs Aleksandrs Gubins, centra pusargs Andrejs Kirīļins, horvātu pusargs Tomislavs Havojičs, pret metu viņš izgāja labā smalas pusarga pozīcijā. Uzbrucējs Dmitrijs Platonovs, vēl divas Elvis Stūglis un Ričards Korzāns. Ja reiz Stūglis dodās silīties, tad iespējams tas varētu nozīmēt, ka Platonovs tiešām nav gatavs iet laukumā. Vai arī varbūt tomēr tiešām nodomi ir pastiprināt otro stāvu. Stūglis un auguma centra ziņā ļoti ražants ir. Un viņi spēcīgākie būs, bet arī uz zemes pietiekami veikls un arī labu sitienu ar kreiso kāju. Vēl viens stūrsteins Jūrmalas Spartakam, Platonovs tieši. Dodās arī iesildīties, tā kā kādam būs jāiet projām, jo tur divi Spartakieši dodās iesildīties, arī Havojičs. Centrējums. Jagubī būs pie bumbas, bet viņi tur agresīvi presingo pretinieks, bet pagūst izdarīt precīzu piespēli. Vēl viena piespēle solokmā, tomēr nedaudz ārpus solokuma. Kozlovs nomet otram Kozlovam, Kozlovs sit, Vladislavs Kozlovs proti sit, bet virsū Ignatovičam. Jevgeņijs nometu bumbu Vladislavam. Vladislavs, bet sanāca sitiens virsū. Pagaidām vēl neviena tāda reāla momenta šajā puslaikā nav bijis. Atgādina, ka jums ir vajadzīgi vismaz divi vārti. Neizšķirts arī nedara. 2-1 dotu pagarinājumu. Pagaidām par 2-1 vēl pastāpinot nav ko. No sākuma ir jābūt vismaz izlīdzinājumu vārti. Strūks. Žukovskis laukumā pret Šlampi. Pušnikovs ar galvu. Ščinskis, Kurakins un Šlampe. Izkanti, bet augsts snīt nospēlē Ingus Šlampe. Ar krūtīm nomet bumbu Vārtsarvim. Vladislavs tuvāk ātri ar mums spēlē Daniels Ulimbāševs. Pajām tas noteikti diezgan palēni. Jāspēlē pozicionāli, ja gubi arī nomierina. Saka, nevarēja iedot, spēlēsim šādi. Maina malu. Jūrmalas Spartaks, Jevgeņijs Kozlovs, labi pamainīja malu, arī labi uztver bumbu Jevgeņijs. Spēlēsim šo citos un Pēterburgas Zeņit dublieros. Pēc spēku to bija 3. līgā, tātad jau šī komanda spēlē nacionālā līgā. Adijēmo, Jevgeņijs Kozlovs. Te varētu būt arī dzeltenā kārtība, ko teiks Moldavu tiesnesis, spēlēm tikai viens brīdinājums šajā spēlē. Ingu un Šlampēm. Nezināsim, bet Jevgeņiju nospēlēja nejauši šķiet, bet tomēr asi. Pats šeit arī cieta šajā divciņā Baltkrievā futbolists. Ne tā labāk, ka vispār Adijēmo izpildījumā Jevgeņijiem bija jāiet uz bumbu un šeit vārta autors tas bija, kurš pārkāp noteikumus, bet bez dzeltenās kartītes Hvaščinskim.
Tur bija piespēle, bet nesaprot šeit partneri šo nodomu, vai arī nāca izpildīt. Kā nākas Moštagam, kādā ziņā bumba ir pie Ignatoviča. Tālu piespēle pret brukumam. Limbāševs ar galvu, otrā bumba ir Minskas Znamo. Var sist, to arī dara Bikos. Šoreiz netrāp viņš vārtu rāmī, arī par pārlīdz ļoti netrāp viņš vārtu rāmī, jo statistikas ziņā ne vārtu stāvs, ne vārtu rāms neskaitās. Ne vārtu pārlīdz neskaitās, kas ir viens vārtu rāmī. Izskatās, ka varētu tapt drīzumā Jurmālas Spartakam pirmā spēlētāja maiņa, jo asistenti ļoti aktīvi sākuši kaut ko pārmīt. Pārmīt vārdu savstarpā, pārmīt vārdus arī Kubarevu. Skatīsimies. Ja būs maiņa, skaidrs, ka droši vien kāds uzbrucējamies laukumā. Labi nomaina, bet tomēr piespēle bloķēta. Būs Stūrstiens, bet tad Jēmo var iecelt arī pa taisno soli laukumā. Vladislavs Kozlovs Stūrstienu izpildīs. Spiežam, bet joprojām bez momentiem to darām. Soli laukumā pilnīgi visi Minskas Znamo spēlētāji. Ļoti daudz arī Jurmālas Spartaka. Futbolists sarkanā tērtā, Ignatovičs, bumba ar dūrēm ārpus lokuma. Skaidrs, ka tā kā nav ļoti daudz augumā rašanas spēlētājiem uz lokuma, tad bieži vien šādā situācijās treneri vairāk spiež uz otrajām bumbām, uz situācijām, kad vārtsargs izsist ārā vai aizsargs izsist ārā un var mēģināt uzreiz sist, vai kaut ko izspēlēt. Redzējām arī pie Sulokuma ļoti daudz bija Jurmālas Spartaka futbolistu, bet pie sitiena viens netika. Jogubī. Bikos. Jau Lagasim nospēlēja Kozeku, bet pārkāpums netiek fiksēts. Pārkāpumu acīm redzot arī nebija. Sergejs Golubevs dodās rezervas vizinā, tā kā kāds tiks saukts un būs spēlētāja maiņa drīzumā. Es tomēr minu, ka Platonovs ies laukumā. Bet izsās, ka ne Platonovs, ne Stuglis. Izsās, ka Havojičs dosies uz maiņu, Horvātu pussargs, pēc brīža redzēsim. Jo Golubevs vēl dodās kaut ko tālāk, teikt iespējams, ka Platonovam pasaka, vai Stuglim pasaka, ka drīzumā tu iesi. Pagaidām vēl pasilties minūtes 5, bet drīzumā esi gatavs. Es kaut ko pateica vēl vienam no viņiem, šeit kā Dimitrijam Platonovam, vai arī varbūt Elvim. No distances, protams, nedzirdēju neko un teikt neminēšu, bet ir dzeltenā kartīte vēl viena, Jevgeņijam Kozlovam šoreiz. Tā divi brīdinājumi šajā mačā, ap divi Jurmālas Spartakam. Un drīzumā jau šis pirmais puslaiks būs pusē. Vēl rīt 18. minūte. 19. minūte šobrīd rīt. Un saruna situācija Minskas Znamo. Žukovskis pie bumbas. Neliela pauzīt iestājusies, bet drīzumā jau Žukovskim tiks dot. Svilpe, lai viņš var izpildīt šo situāciju. Komandas kapteinis arī centrē soli laukumā, ar galvu nospēlē Mihaģuks. Pirmais pie bumbas būs Adejēmo. Smailē vēl neviena nebija, bet te gan var sanākt pacīnīties. Koritko spēlē atpakaļ Ostrovku. Pēc ar citu, Minskas Znamo savulaik uzvarējis arī ir PSRS čempionātā 1982. gadā. Baltkrievijas čempions titulu tā ir 7, pēdējais 2004. gadā, tā kā jau 12 gadi. Var teikt apritējuši 1982. gadā, komanda triumfēja PSRS čempionātā, un ap to laiku tieši komandā bija arī Jurijs Popkovs, Latvijas futbolam labi zināms, gan spēlētājs, gan arī vēlāk treneris. Bet tieši to brīdi Popkovs bija karjeras sākumā, savukārt Minskas Znamo piedzīvoja viens no labākajiem laikiem vēsturē, tika arī pie bronzas. Līdz ar to likums ar Rīgu arī Popkovs ļoti maz spēlē praktiski, to nedarīja vispār, vairāk spēlēdams tikai dublieros. Būs drīzumā pirmā spēlētāja maiņa tad Jurmālas Spartakam, un es jau redzu, ka 21. numurs ir uzlikts uz tabulu, tā kā Vladislavs Kozlovs tiks nomainīts. Nē, nav gan tas Havojičs, tas ir Ričards Korzāns, kurš ies laukumā numur 25. Tā kā diezgan interesanti maiņu uzbrucējs, bet ne Platonovs, ne Stuglis. Korzāns virslīgā šozonu vēl nav spēlējis. Talantīgs jaunietis Latvijas jaunietis Zilsēs arī spēlē. Tā ar to arī labi. Arī pirms tam spēlēs virslīgā.
2017. gadā jau debitēja vislīgā 3 mači, pēc tam 1 spēle. Pagājušā sezonā 11 spēles, 2 pamatsastāvā, bet šajā sezonā bijis tikai rezervē. Līdz ar to tomēr nedaudz pārsteidz šāda maiņa. Skaidrs, ka uzbrukoša maiņa Korzāns arī labā nozīmē agresīvs uzbrucējs ir, bet tik un tā. Ļoti svarīgā brīdī tiek sūtīts tieši viņš, ne Stuglis, ne Platonovs. Iespējams, ka labā formā ir Korzāns, labi sev parādījis treneris, ļoti iespējams, ka tā. Pušņikovs ir Korzānam. Korzānam ir tikai 19 gadi vēl. Jagubī. Būs viena spēlētāja maiņa, drīzumā arī Minskas Dinamo. Laukumā ies numur 28. Tas ir Antons Šaramčenko. Jā, Minskas spēlē Korzāns nebija devies uz Minsku. Vismaz nebija pieteikumā, varbūt devies bija, nezinu, bet mums pieteikumā viņa nebija. Adejēmo, Korzāns. Iespējams, ka pirmais pieskāriens šajā spēlē viņam bumbai. Bet, Kapļenko viņam to atņem. Pušņakovs. Spēlē ar muguru pret vārtiem. Kazačuks piespēlē Iegeņam Kozlovam. Korzāns gaiss divcīņā. Te izcās, ka ir pārkāpums. Šlampas izpildījumā pirmā spēlētāja maiņa, tātad arī Minskas Dinamo. 28. numurs laukumā dodās Antons Šaramčenko pirmajā spēlē pret Jūrmalas Spartaku. Viņš aizdīja 4 minūtes. Maina viņš vārtautoru Vladimiru Hvaščinski. Pēc plāna pozīcijas Šaramčenko ir puseps, tā kā varbūt arī būs kaut kāda pārkārtošanās. Iespējams, ka mainīs schēmu Minskas Dinamo. Vēlreiz redzam vārdu gumu. Hvaščinskis gaisā uzvar Pušņikovu un pārspēja arī Ladslavu Kurakinu. Pagaidām vienīgie vārdi šajā spēlē. Un Hvaščinskis fanu aplausu pavadībā pamet laukumu. Redzam vēlreiz Hvaščinski. Jūrmalas Spartakam sildās joprojām Platonovs, Stuglis un Andrejs Kirīļins. Paliek vairs tikai 22 minūtes pamatlaikā. Joprojām 2 vārti ir jāgūst. Ar vieniem nekas nebūs līdzēts. 2 spēļu summā šobrīd zaudējam 1-3. Kļūdās piespēlē Pušņikovs. Grūti pateikt, kam viņš piespēlēja, vai Balts pusargam vai Adejēmo. Bikovs. Žukovskis netrāp vārtu ramī, bet arī pietiekami brīvs sitiens no metriem kādiem 27, 28 varētu būt. Žukovski ekrānos un arī Bikov. Pirmajā spēlē 2 gūti vārti, tā kā formāli pājām šajā pārī uzvaru savāt gūmas tieši Bikovam. Viņa otrie vārti. Pārkārtums pret Kozeku. Skatīsimies, vai arī varbūt Kuberos mainīs schēmu. Pāries varbūt uz 3 aizsargiem. Skatīsimies. Pagaidām šķiet, ka mājiņa pa pozīciju, jo Korzāns pēc spēlēm pozīcijas ir centru uzbrucējs. Šaubos, ka kaut kas šobrīd ir mainījies. Bašovs, Adejēmo labajā malā un Elvis Stuglis izstāskies laukumā. Tā kā varbūt arī pāriesim uz 2 uzbrucējiem. Elvis Stuglis pātrinājās un virzinātā kā visticamāk pēc minūtes vai 2 redzēsim jau viņu zaļajā laukumā. Tikmēr labajā flangā uz mājiņu iznākušies Šaramčenko. Ietiņš garām Pušņikovam, bet garām netiek. Sergejs Mumbakņam ievadā arī Prezivkumu, Kazačuks ar muguru pret aizsargu. Pret Nojoku pieslēdzas arī Bikovs un pārkāpums ir fiksēts, jā. Tiesnesis sākumā parādīja uz vienu pusi, iespējams, vienkārši ar pusēm kļūdījās, jo viņš pats nosulta pārkāpumu, tā kā vienkārši nepareizo pusi parādīja. Ziņā bumba palika Jūrmalas Spartakam, tagad gan tā ir zaudēta. Nāksies spēlēt atkal no laukuma dziļuma, joprojām šā puslaikā neviena paša reāla momenta mums nav bijis. Un ar Ladslaus Kurakins tiek piespiests bumbu izsist ārpus laukuma. Rasatkins. Tā citu savulaik gūs vārdus pret Latvijas U19 izlases. Šajā spēlē gan Latvijas U19 izlases uzvarēja 2-1. Latviešiem vārds gūja Ladslaus Bukovskis pirmajā minūtē un 55. Raivis Vītulnieks. Toreiz Latvijas U19 izlases pamatsastāvā bija arī Jūrmalas Spartak pašreizējais centrā pusargu dots. Pusargu dots vairs tikai nosacīt, jo Kirīļins nav
laukumā. Kiriņins un Kazačuks. Attiecīgi. Tā spēlē bija pamatsastāvā. Vlaslavs Kurakins pēc savu vecumu būtu varējis būt tajā spēlē. Latvijas vārtos, bet toreiz vārtu sargāja Toms Vīksne. Otrais vācijas bija Roberts Ozols. Laukumu atstāja Danils Ulimbašans un vietā Elvis Stuglis. Kā es pieļauju, ka Iegaņas Kazačuks nedaudz zemāk sēdīsies un vai Korzans vai Stuglis spēlēs kā otrais uzcējs, vai arī varbūt pārēsim uzreiz uz 4-4-2. Danils Ulimbašans šajā spēlē tomēr palīja bez vārdgūma. Pirmajā mačā viņš izcēlās, ejot uz mājiņu, Mošaks iegūbīja. Izpilda savu situāciju. Tas, ka būs stūrstiens, jā. Tagad Korzans, Stuglis ir laukumā, tā ka jau auguma centimetru mums ir vairāk. Stūri laukumā, vairāk nekā bija iepriekš. Ko tas mums mainīs, redzēsim. Divcīņš šeit starp Mihaģuku un Balkrievu. Spēlētāji sadūrās ar galvām. Sāpīgi, protams, divcīņi. Balkrievs ir projām uz zemes, Mihaģuks ir piecēlies. Balkrieviem šķiet, ka Nojuks ir uz zemes. Tūlīt redzēsim droši tuvāk, vai tas bija viņš. Grūti pateikt, ka Raziņā būs stūrstiens. Pauzīt neliela ir, var atvilkt telpu. Abas komandas. Redzam Jūrmals Spartaks soliņu, tālēs tur arī Labuts, otrais Vārsargs. Atgriezies Latvijā no Portugāles. Joprojām tiek sniegt palīdzību Minskas Dinamo futbolistam, tā kā vismaz šajā stūrsenā viņi būs mazākumā. Medicīniskais personāls ir izgājis laukumā, līdz ar to spēlētājs nerīksties laukumā palikt uz šo epizodi. Pie bumbas šķiet, ka Moštaks Jagubī ir, vai, Vlaslavs Kudols punkts vairs no laukumā, līdz ar to no šīs stūri viņš vairs nevar izpildīt. Redzam, cik daudz spēlētāju Jūrmals Spartakam ir soli laukumā, arī sitiens pa vārtiem, bet Elvis Stuglis, šķiet, ka tas bija Elvis Stuglis, laikam, viņš izdarīja sitienu, raida bumbu pāri mērķim. Spēlēts 73 minūtē. Elvis Stuglis pārnācis pirms tam no metas, spēlējis arī Skonto, spēlējis arī Olimpā. Olimpā tieši viņam pirmā pieredze virslīgā. Šajā sezonā Elvis Stuglim virslīgā 8 spēles, 2 pamatstāvā un 3 gūti vārti. Kā tikai nevis par Daugavpili. Nākamā varbūt pieviļ, bet nevis, ka pat visus par Daugavpili viņš ir iestādi, 2 nevis, ka notiek. Labi, nospēlē Pušņikovs pietiekami agresīvi, bet nezaudējot bumbu. To teica, ko Zeka gan visi bumbu. Visi bumbu ārpus laukuma, būs stūrstiens Balkariem un laika paliek arvien mazāk un ļoti tuvu Minskas Dinamo šobrīd ir tikšanai nākamajā kārtā. Vēl ir 16,5 minūtes pamatlaikā, vēl būs kompensācijas laiks, bet joprojām jāgūst ir 2 vārti. Ja pirms spēles optimisms bija pieteikami liels un arī spēles pirmās minūtes to saglabāja, tad ātrie vārti šeit nedaudz tomēr palauzuši šo spēli. Iedeva arī šim pārliecību Minskas Dinamo, Žukovskis. Kurakins bumba atsit. Ko Žukovskis aizmuguras nav, pagala iziet ārā Žukovskis no aizmugures. Skaita izspēlēt, man liekas, ka nebija plānojis piespēlēt Žukovskis, nebija plānojis piespēlēt aizsargam, kurš piespēlētās no dziļuma. Te gan ir Žukovskim aizmugure. Ričārdu Korzānu redzam. Tūl plānā. Debija. Lai gan varbūt pat nav debija, tad nemācīšu pateikt, viņš pagājušajā gadā izgāja uz mājiņu kādā no spēlēm. Toreiz Jūrmals Spartakam sastāv bija liels problēmas, tā kā pat varētu būt arī, varbūt, ka pat izgāja. No galvas vairs nepateikšu. Gan, ka pagājušā gadā Jūrmals Spartaks izstājās otrajā kārtā, pirmajā pārspēja Podgoricis Budušniš no Melnkalnes 3-1-0-0 un pēc tam zaudēja Serbijas Vojvodinu 0-3 un 0-0. Šajā sezonā, ja šāda spēle beigsies, tad šajā sezonā Jūrmals Spartaks kopējiem kārtām nevienu punktu nebūs pienesis. Korītko, pret Ingu Šlāpi, spēlē atpakaļ. Jūrmals Spartakam bumba 15 minūtes. Vēl viens spēlētāja mājiņa ir Oļegam Kubvaram iecildās joprojām Kirīļins un Platonovs. Tā kā pirmās 2 uzbrucēju mājiņas tika izcerēts Korzānam un Stuglim, spēlēja tiešām Platonovs šobrīd absolūti nav. Po tūs vēl labākajai sportiskajai formai un arī veselības stāvoklim. Jevgeņijs Kozlovs mēģina mānīt 1-3, bet bumba likumsakarīgi zaudē.
steidzami pretinieks Jevgeņijs Kozlovs. Protams, nepārāk priecīgs Jūrmalas Spartaks, un pagaidām priecāties nav par ko. Vladislavs Kurākins. Steidzās viņš jau 20. minūtē pirmajā puslaikā. Ingušs Lampē. Tik bieži, diemžēl, šajā spēlē sanāca viņam pieslēgties uzbrukumiem. Izkopienā ļoti labi nospēlēja Kazačoks. Tā ir pārkāpums pret viņu. Būs vēl viena standa situācija, bet atkal tālu no vārtiem. Ļoti daudz ceļamās standa situācijas Spartakam, bet nav tādas, no kurām īsti pataisnām varētu sist. Daudz potenciāli labi izpildītāji Jūrmalas Spartakam, tā kā žēl, ka nenopēl mums sodus pie, neizpulcējam sodus pie sodu laukuma, jo no kurienes varētu arī izpataisnāt. Kazačoks, Jagubī, pats Vladislavs Kozlovs, Jevgeņijs Kozlovs, Kozeikas sitien, sis būtu kam pilnīgi noteikti. Sis būtu kam ļoti labi sitien turklāt. Centrējums, milzīgiem spēkiem ejam uz priekšu, bet joprojām pie sitieniem, labiem sitieniem netiekam. Bija pēc vienos tūstumiem Elim Stuglim, bet neizsanāks tas sitiens viņam. Adijēmo bumbu zaudē. Jāuzmanās, jo aiz muguras ir pretinieks, bet grūti pateikt, vai zināja to. Jagubī, ka viņam aiz muguras tur jau dežūrē Šaramčenko, bet ļoti labi nospēlēja Jagubī, pietiekami spēcīgi atspēlējot ar galvu Kurākinam. Minskas Dinamo joprojām ar bumbu. Un pārkāpums Mošlaga izpildījumā. Kiriļins vairāk teikies spēle skatījās, Platonovs vairāk sprints veids, tā kā es pieļauju, ka Platonovs varētu drīzumā iet uz māju. Un Sergejs Golubevs arī dodās rezervas virzienā, tā kā visticamāk pavisam drīz būs arī trešā spēlētāja māja Jūrmalas Spartakam. Sīviens no distances, Kurākins. Bīkos sita, atcīmies šajā puslaikā Bīkos rādīt vārtu pārni, tā kā arī šajā puslaikā labākā iespēja tieši Minskas Dinamo. Jo to it kā spēleziņā spēle pēdīgam līdzīgi, bet momentziņā tomēr reāli labi momentziņā gan pirmajā mačā, gan arī šodien tomēr pārstāvsim Minskas Dinamo. Diemžēl, bet tas ir jāatzīst. Tā kā vismaz šajā ziņā uzbrukuma noslēgumā, uzbrukuma pēdējās režaļā, tomēr nedaudz pārākā klase. Un galējā meistarībā ir izpaudusies. Vismaz pagaidām. Platonovs ies laukumā, jā. Tā kā būs 3 centru rucēji mums. Nepilnas 12 minūtes palikuši, redzam, Platonovs jau ģērbjās. Un pavisam drīz būs gatavs iet laukumā. Pieļauju, ka kāds no aizsargiem varētu tik mainīts. Iespējams, ka Kozeika, jo tomēr no Pušniko, no Mihaļuka pie standartiem šobrīd vīlāka jēga varētu būt auguma centimetru ziņā. Mans minējums ir Kozeika, ko teiks Kubarevs, redzēsim. Serbu speciālists otrā komandā Vuks Rašovičs, joprojām tikai viens spēlētāja mājiņa ir izdarījis. Minskas Dinamo viņš vada daudz ilgāk nekā gadu, pirms tam bija komandas sporta direktors, kluba sporta direktors. Strādāja arī ar jauniešiem. Šajā sezonā, iepriekšējā sezonā daudz viņu slavēta, šajā sezonā arī viņam milzīga kritika tika adresēta, tāpat kā visai komandai, visam klubam. Centrējums un ļoti pārliecinoši minskieši to tiek galā, kuriem arī atliek kārtējo reizi, ka noplātīt rokas. Jagubī gribēja pa zemi zonā Jevgeņam Kozlovam piespēlēt. Pārkāpums pret Pušnikovu. Adajēmo tomēr atstāja laukumu, tā kā priekšējās līnijas spēlēs tomēr tiek mainīts. Un, ko tas mainīs, jo tomēr Platonovs ir centra rupstēs, Adajēmo labais flanks būs otrā spēlētāja mājiņa. Arī Minskas Dinamo, viņam vēl viena līdz ar to būs palikusi, viņš klausās kompensācijas laikam, tikmēr tiek sniegt palīdzību laukumā Sergejam Pušnikovam, bet Adajēmo jau ir kauns laukums, šā spēlētāja mājiņa ir izdarīta. Platonovs ilgāku laiku bija viens no labākajiem bombardieriem iztajā. Joprojām tāds ir, bija viens no retajiem, kurš spēja turēt līdzi, kaut nedaudz turēt līdzi Girtam Karlsonam, bet gan traumas, gan arī nedaudz pieklus, un tā viņam, jāsaka, tikai 6 vārti ir šajā sezonā, Kazačakam ir līgā 7. Minskas Dinamo maiņa tomēr tiks izdarīta nākamajā pauzē.
Tikmēr Minskas Jūrmālas Spartaks šo situāciju būs mazākumā, ja Pušņakovam laukums ir jāpamet. Jagubī atkal pie mums, atkal kārtējā centrējumā epizode, bet pēdējām šajā centrējumam nekas nesanāk, diemžēl. Kļūdās īsumā izgājienā tur Ignatovičs, ļoti pārgalīgi pameta vārtus un žēl, ka nesnāca izmantot. Līdz bumbā viņš netika, bet no aizsargs viņu izglāba. Vismaz gaisā, pēc tam arī šo sidienu garām vārtiem aizsargs atcita. Un tad otrā spēlētāja maiņa, Minskas Dinamo laukumu pameta Žukovskis. Rezultīvās piespēles autors viņam vietā dosies 13. numurs Mohameds Munirs. 8 spēles viņam dībīs Ilsē. Pussargs. Arī kā laika nebija spēlējis. Pēdējā laikā viņš vairākas reizes iznāca uz mājiņu, diezgan mazi spēlējis. Un Čukovskis arī apaules pavadībā arī pamet laukumu. Kā viņš atdeva kapaņu apseju, pat nepamanīja. Iespējams, ka vārdsargam Ignatovičam, iespējams kādam citam. Labi, iespēja Minskas Dinamo bloķē sitienu Sergejs Kozeka. Ja teica, ka pēc standartiem vairāk noderīgi augumā ražanākie aizsargi, tad šoreiz Kozeka apliecināja, kāpēc viņš ir laukumā, bloķēja sitienu labas pozīcijas. Ingus Šlampe, 8 minūtes paliek. Jau arvien tuvojamies tai robežai, kad divi gūti vārdi būs jāsauc par brīnumu. Tomēr laika ir ļoti maz. Uzbrukumi joprojām daudz, bet uzbrukumi bez zobaini, diemžēl. Ļoti daudz šajā spēlē nāks teikt vārdu, diemžēl. Arī to varam teikt, diemžēl, ka to nāks darīt. Te spēlēs Korzāns, bet gribēja viņš ar krūtīm atspēlēt Kurakinam, bet netrāpīja. Viņš pa bumbu, laikam pat tomēr trāpīja. Jāreiz bumbu būs Minskas Dinamo, bet neizdevās viņam izdarīt piespēli Kurakinam. Nesēdās, protams, Minskas Dinamo. Ļoti tuvu. Munirs un vispārējā komanda ir tam, lai iekļūtu nākamajā kārtā, kur šā pāru uzvarētāji jau gaida Īrijas St. Patriks. Pagājušā sezonā uzvarēja Rīgas Skonto abās spēlēs. Nedaudz par spēcīšu piespēli, bet laba doma, labs arī izpildījums. Jā, abām komandām tikko tālāk, šiem būtu jāsaka, ka nākamā pretiniece būtu vājāk. Arī Minskas Dinamo, un to varētu teikt, to atļaušu apgalvot, ka Jūrmālas Spartaks vismaz šobrīd būtu favorīts pret St. Patriks. Bet, arvien vairāk izskatās, ka to mums neizdosies pārbaudīt. Šobrīd divu spēļu summā joprojām zaudējam 1-3. Vladislavs Kurakins pie bumbas. Kozeka. Nots par tālu bumbu atlaiž. Jau pretbrukums minskiešiem. Munirs. Platonovs. Šķiet, ka pirmo reizi tiek pie bumbas, bet uzreiz tur izzaudē. Bet vismaz liek izsist bumbu ārpus laukuma. Auts tuvu sodu laukumam. Kubarevs joprojām aicina spēlēt aktīvāk, spēlēt augstāk, spēlēt agresīvāk, vairāk uzbrukt. Nepilnas 6 minūtes paliek. Šlampe, Jagubī. Kozekam. Piespēle Platonovam, bet tur atkal saimnieko Nojoks. Habovda. Rasalgins rāda, ka tika iegrūst mugurā, ka vajadzēja būt pārkāpumam pret viņu fiksētam. Moldau tiesneši nepiekrīt. Kozeka. Mihaļuks. Piespēles Tuglis ar galvu. Un te pārkāpums Dmitrijam Platonovam. 5 minūtes paliek, Minskas Dinamo joprojām viens spēlētāju mājiņa rezervē, tā kā toreiz pataupīt kompensācijas laikam. Redzam fonā arī Latvijas Lolo federācijas presektāru Viktoru Slapīrinu, kurš šajā spēlē ievilc fotogrāfu lomā. Tiek steidzināts Ignatovičs.
Tāda nolemta, tomēr ir Jūrmālas Spartaks soliņa. Viņi saprot, ka laika ir ārkārtīgi maz. Un pagaidām nevarētu teikt, ka kaut kas briestu. Jā, Minskā, tomēr otrajā puslaikā ne tikai Jūrmālas Spartaks uzbruka, bet arī uzbruka ļoti bīstami. Tādēļ pagaidām šajā spēlē, diemžēl, nevar teikt. Sitiens kādā ziņā, es domāju, ka statistikā būs ļoti daudz, būs pieklājīgs skats, bet cik no tiem sitieniem bija bīstami, ļoti maz, diemžēl. Bovda, tālu piespēlē. Kozeka spēlē gaisā. Mihaģuks. Bet tu kļūdās Mihaģuks, Muma jau viņa zināmo, Munirs. Kozeka. Atrod viņš Korzānu. Korzāns, Mumba zaudē. Sīdiens pa vārtiem un Kurākins glāb. 87. minūtē. Glābi Vladislavs Kurākins. Šķiet, ka pirmo reizi šajā spēlē tā pa īstam glābi viņš. Arī tādu momentu, kur tiešām trāpīt vārtām, arī viņš zināmo nav bijis daudz, bet viņam ļoti labas sitienu pozīcijas ir bijušas, no kurām sekojuši vai nu bloķēti sitieni, vai arī sitieni garām vārtiem vai pāri vārtiem. Nu, bija arī, protams, pārliknis Bikuvam puslaika sākumā. Šlampi ar galvu. Otrā bumba Korzānam, kam būs trešā bumba. Tono cīnās gaisā Kazačoks. Tomēr bumba saglabā viņa zināmo. Jau 1-1 pret Šlampi. Bet uz vidu var mēģināt arī sist Šlampi šo spiedienu bloķē. Tālāk piespēlē Platonovam. Šita pārkāpums ir pret Dmitriju. Stuglis atļaut mums spēlē. Kazačoks varētu izviet 1-1. Un plāt rokas Jūrmālas Spartaks. Nu, visticamāk, Elvis Stuglis vienkārši neiedīja bumbu spēlē no tās vietas, kur bija pārkāpums. Citādi būtu Kazačukam tīrs izgājiens 1-1. Aizmugurs nebija nekādas. Bet tā nebūs jāizpilda vēlreiz. Jēgu bija, protams, pie bumbas. Zems centrējums, slikts centrējums un bumba būs Mincinamo Vāceram Ignatovičam, kurš var, protams, nesteigties. 2 minūtes vairs tikai līdz pamatlaika beigām. Lido arī Pētārdis jau laukumā. Un šī gan tāda nebija gluži Pētārdi, bija kaut kāds ugunīgs plaukšs, kas izdis līdz laukumam, bet pirotehnika sektorā ir redzam to lieliski ekrānos. Pieļauju, ka arī sodiņu maziņu Minces zināmo dabūs pēc šīs spēles. Es zinu, varbūt īsumā Jūrmālas Spartaks, tomēr organizatori Jūrmālas Spartaks. Mihaģuks pret Rasatkinu. Redzam vēlreiz viņa zināmo fanu sektoru. Aptuveni 100 fanu ir sektorā. Skaļi, dūmojoši. Ugunīgi, kādiem faniem ir jābūt. Un bumba arī līdz manim ir atnākuši kārtīgi dūmu pavadībā var komentēt un arī ielpot. Būtu zinās, būtu nācis ar Jūrmālas Spartaks šālīt uz komentēšanas vietu. Koritko atspēlē partnerim, cīnās no distances garām vārtiem. Pamatlaika pēdējā minūte jau kādu laiku sākusies. 30 sekundes līdz pamatlaika beigām. Nu, kompensācijas laiks būs Kazačam 2-3 minūtes noteikti. Bet nu, laika ļoti, ļoti maz. Nu, vismaz punktiņu gribās, puspunktiņu kopējām katlam Eirokausiem. Nu, tomēr šo 2 spēļu laikā es nedomāju, ka Jūrmālas Spartaks nospēlēs uz 2 zaudējumu. Tas, ka viņš zināmo tomēr ir bijis labāks šo 179 minūšu laikā, tā ir tiesa. Tas ir jāatzīst, bet starpības ar komandām nav bijusi tik milzīga. Lai 2 zaudējumiem Jūrmālas Spartaks sezonu beigtu. 3 kompensācijas laika minūtes šajā mačā. Šķiet, ka arī kaut kāds konflikts sektorā starp faniem un apsargiem. Tikmēr Jagubi krīt, bet piespēlē precīzi Šlampēm. Kaut ko apsargi
ar kaut ko cīnās, iesaistās mazās sadursmīties, tikmēr bumba ir Jūrmālas Spartaks laukumā un, diemžēl, 0-2. Diemžēl tas ir zaudējums un varam jau arī oficiāli teikt, ka Jūrmālas Spartakam Eiropas sezona ir beigusies. 0-2 šajā spēlē, 1-4, 2 spēļu summā. Arī šajā spēlē, diemžēl, visticamāk, neizdosies izvairīties no zaudējuma. Pat nepamanīja, kurš guva vārtus, titrā mums rāda priekšā kā Munirs. Kā pieņemsim, ka Līvijas Vilas futbolists to izdarījis uz mājiņu iznākušais. Šajā sezonā Muniram redzam atkārtumā šo epizodi. Pretbrukums pieslēdzas tieši tā izcels pēc Munira. Un sīdienas tuvajās tur jātas ir izpēc numurs Munirs. Rezultīvi piespēles šeit, ka Rasatkinam. Rasatkins ir vārtu priekšā. Un Munirs panāk 2-0. Jāsaka pelnīta, bet tomēr vēlreiz atkārtošos, ka manuprāt nav 4-1 objektīvs iznākums šo 2 spēļu laikā, bet par to, ka Minskas Dynamo soļo tālāk uz otro kārtu, laikam strīdēties nevaram. Tikmēr trešā spēlētāja maiņa Minskas Dynamo. Laukumā dodās arī Melnkalniešu iegucējs Luka Rotkovičs. Nomaina viņš, nemanīju, kur viņš nomaina, iespējams, ka Rasatkinu. Tikmēr Minskas Dynamo sektorā beidzot ir miers. Diezgan liela arī apsargu un policistu, arī Berešas spēki ir ieradušies spēli, zinot, ka Minskas Dynamo fani šajā mačā būs. Jā, laukuma pamata Rasatkins 8. numurs. Kompensācijas laika pēdējā minūte. Rīt Kazačoks, vismaz godvārds varbūt. Kozeka. Kazačoks. Arī šajā reizē Kazačoks nevis iesaistās gaisa divu cīņā, bet gaida otro bumbu. Kazačoks gandrīz izsprauc starp aizsargiem. Bet tomēr tikai gandrīz. Šlampe. Mihaļuks. Jagubī. Pušņakovs. Mihaļuks. Kazačoks. Kozeka. Pušņakovs. Pārkāpums viršana pēdējā situācija vēl tur neliela vārdu pārmaiņa, arī roku. Arī grūdienu apmaiņa starp Rotkoviču un Pušņakovu. Grūti pateikt, par kurš par neapmienās Rotkovičs tikko iznāca laukumā 2-0 komandu vadībā. Nebija nekādas emocijas Pušņakovu izpildījumā, tur varbūt redzēsim, būs kaut kāds spēriens. Pušņakovs grūti pateikt, par ko vispār Rotkovičs sadusmojās, bet vismaz nopelnīja zeltaino kartīti. Pirmajā spēlē Rotkovičs nāca uz maiņas 24 minūtēm. Jau šī ņemt vienīgā zeltainā kartīte Eiropas uz šo zonu. Droši vien, ka pēdējā epizode šajā spēlē. Jevgeņijs Kozlovs pie bumbas. Jagubī vai standartus neizpilda. Pušņakovs joprojām pieklibo. Labi pamet tālāk, bet tur ir aizmugure. Bumba ir vārtos, bet tomēr ir aizmugure. Tā kā arī pie goda vārtiem šeit, ka netiksim. Ļoti labi nomet viens no Jūrmālas Spartakas spēlētājiem. Beidzot sanāca tas, ko viņš laiku mēģināja. Pirmais spēlētājs tuvākais nomet bumbu tālāk, bet tomēr aizmugure. Joprojām 0-2. Kurš tur nomet? Korzāns iespējams. Tur aiz Krekova Jevgeņiju Kazačoku un aizmugure Platonovs. No šī rakursa viņus nevar īsti pateikt, bet tā arī izstījās, ka viņš aiz mugurām bija un diezgan pārliecinoši bija. Līdz ar to arī loģiski lēmums. Spēlē galā 0-2. Minskas Dynamo ir pamatīgā krīzē, bet tomēr klubam Krizdam tālāk tiek un spēlēts otrā kārtā ar Īrijas St. Patricks. Diemžēl vislīgas līderē Jūrmālas Spartaka un Eiropas sezona beigusies jau pēc 2 mačiem. Būtu tikuši tālāk, būtu labs izredzes tikt arī uz 3. kārtu, bet šajā kārtā tomēr pietrūk ļoti daudz. Atšķirība gan mācā kļūt ziņā, gan arī, protams, individuāls meistarības ziņā uzvarku noslēguma fāzēs, jo tomēr ar vieniem vārtiem grūti kaut kur tikt.